11 minūtes pēc pusnakts, 4. maija rītā, 1991. gadā kāds vīrietis iznīcināja 3 lapas no sava personīgā dienas grāmatas. Šīs lapas saturēja vārdus, kurus viņš nekad nedrīkstēja izrunāt skaļi. Vārdus par deputātiem, kuri bija saņēmuši draudus nakts vidū. Vārdus par zvaniem no Maskavas, kas apsolīja sekas. Vārdus par cilvēkiem, kuri baidījās balsot par neatkarību, jo viņiem bija ģimenes. Šis vīrietis bija Ingrīda Jundzis, vēsturnieks, kurš zināja vairāk nekā jebkad pastāstīja. Viņa arhīvā, kas tika atvērts tikai pēc viņa nāves, atrada fragmentus, piezīmes ar iniciāļiem, šifrētus ierakstus par nakts vizītēm un vienu teikumu, kas atkārtojas vairākas reizes. Viņi zināja, kas notiks ar viņu bērniem. Kas bija šie viņi? Kādi draudi tika izteikti tiem deputātiem, kuri svārstījās? Un kāpēc Jundzis, kurš visu mūžu dokumentē vēsturi, šoreiz izvēlējās klusēt? Mēs zinām oficiālo versiju. 4. maija balsojums bija vienprātīgs triumfs, brīvības uzvara pār impēriju. Bet patiesība ir daudz sarežģītāka un tumšāka. Aiz katras balss slēpās stāsti par bailēm, par šantāžu, par cilvēkiem, kuri visu nakti nevarēja aizmigt, domājot par to, kas notiks ar viņu ģimenēm. Daži deputāti saņēma anonīmus zvanus, balsis krievu valodā, kas apsolīja, ka viņu bērni varētu nenonākt mājās no skolas. Citi atrada savās pastkastītēs aploksnes ar fotogrāfijām, kas pierādīja, ka VDK zina visu par viņu personīgo dzīvi. Vēl citi tika uzaicināti uz draudzīgām sarunām ar cilvēkiem, kuri nekad nenosaucās, bet kuru klātbūtne bija pietiekami draudīga. Šīs metodes nebija jaunas, tās bija pārbaudītas gadu desmitiem. Bet 4. maija naktī tās tika izmantotas ar īpašu intensitāti, jo likmes bija augstākas nekā jebkad agrāk. Ingrīda Jundzis bija vīrietis, kurš redzēja visu no iekšpuses. Viņš nebija tikai vēsturnieks, viņš bija cilvēks, kuram uzticējās gan tie, kas balsoja drosmīgi, gan tie, kas balsoja, tikai pārvarējuši bailes. Viņa piezīmēs, kas saglabājušās fragmentāri, ir ieraksti par sarunām, kas notika slēgtās telpās, tālu no mikrofoniem un žurnālistu acīm. AB man teica, ka viņam piezvanīja 23. Balss teica, jūsu meita brauc ar autobusu numur 7. Mēs zinām. Viņš visu nakti sēdēja pie telefona. Kas bija šis AB? Kāpēc Jundzis neuzrakstīja pilnu vārdu? Un cik daudz vēl šādu stāstu viņš zināja, bet nekad nepastāstīja? Lai saprastu 4. maija noslēpumu, mums jāatgriežas nedēļu atpakaļ, pie brīža, kad kļuva skaidrs, ka balsojums par neatkarību ir neizbēgams. Maskava to zināja. VDK to zināja. Un viņi zināja arī to, ka viņiem ir ļoti maz laika, lai mainītu notikumu gaitu. Tāpēc tika aktivizēta operācija, kuras koda nosaukums arhīvos neparādās, bet kuras sekas jūtamas vēl šodien. Šī operācija balstījās uz vienkāršu principu – atrast vājākos deputātus un izdarīt spiedienu tieši tur, kur viņi ir visneaizsargātākie. Ne uz viņiem pašiem, uz viņu ģimenēm. Padomju Savienības drošības dienesti gadu desmitiem bija pilnveidojuši šantāžas mākslu. Viņi zināja, ka cilvēks var būt varonis, kad runa ir par viņu pašu, bet kļūst ievainojams, kad apdraudēti viņa bērni vai vecāki. VDK arhīvos, kas daļēji kļuva pieejami 90. gadu vidū, atrodami dokumenti par profilaktiskajiem pasākumiem, eifēmisms, kas nozīmēja sistemātisku iebiedēšanu. Šie pasākumi ietver visu, no anonīmiem draudu vēstuļiem līdz nejaušām sastapšanām uz ielas, kad cilvēks ar VDK apliecību vienkārši pastāv blakus jūsu bērnam un smaida. Neviens vārds netiek izteikts, bet vēstījums ir kristālskaidrs – mēs varam jūs sasniegt jebkurā brīdī. 4. maija priekšvakarā šie profilaktiskie pasākumi sasniedza savu kulmināciju. Vairāki deputāti, kuru vārdi joprojām nav publiski zināmi, saņēma zvanus savās mājās. Zvani nāca vēlu vakarā vai agri no rīta, laikā, kad cilvēks ir visvairāk neaizsargāts. Balsis runāja krieviski, lēni un skaidri, lai katrs vārds tiktu saprasts. Mēs zinām, ka jūs plānojat balsot par. Mēs zinām, kur jūsu dēls studē. Mēs zinām, ka jūsu sieva strādā slimnīcā. Padomājiet par viņiem. Pēc tam klusums un pārtraukts savienojums. Neviens drauds netika izteikts tieši, jo tas nebija nepieciešams. Psiholoģiskais spiediens bija pietiekams. Bet bija arī cita veida spiediens, daudz rafinētāks un bīstamāks. Daži deputāti tika uzaicināti uz neformālām sarunām ar cilvēkiem, kuri apgalvoja, ka pārstāv mērenos spēkus Maskavā.
Šīs sarunas notika neitrālās vietās, viesnīcu bāros, kafejnīcās, dažreiz pat parkos. Sarunu vedēji bija pieklājīgi, pat draudzīgi. Viņi nedraudēja, viņi brīdināja. Jūs saprotat, ka pēc šāda balsojuma situācija var kļūt nekontrolējama. Mēs nevaram garantēt jūsu drošību. Jūsu ģimenes drošību. Ir spēki, kurus mēs nevaram kontrolēt. Šis bija perfekts psihisks spēles paņēmiens, radīt iespaidu, ka draudi nāk ne no viņiem, bet no kaut kā lielāka, tumšāka, nekontrolējamāka. Ingrīda Jundze zināja par šīm sarunām. Viņa piezīmēs ir ieraksts, kas datēts ar 2. maiju, kā man pastāstīja par tikšanos. Viņi piedāvāja naudu 10 000 rubļu. Kad viņš atteicās, viņi mainīja taktiku. Parādīja fotogrāfijas. Kā kļuva balss? Teica, ka viņam vajag laiku padomāt. Kas bija šīs fotogrāfijas? Ko tās rādīja? Un vai kā galu galā balsoja par vai pret? Jundzis to neuzrakstīja. Varbūt viņš pats nezināja. Varbūt viņš zināja, bet apzināti izvēlējās nekad to neatklāt. Ekonomiskā realitāte padarīja šantāžu vēl efektīvāku. 1991. gadā vidējā alga Latvijā bija aptuveni 200 rubļu mēnesī. 10 000 rubļu, summa, kas tika piedāvāta dažiem deputātiem, bija vairāk nekā 4 gadu ienākumi. Cilvēkiem ar ģimenēm, ar hipotēkām, ar bērniem, kuriem vajadzēja izglītību, šī summa bija neiedomājama bagātība. Bet tā bija tikai pirmā piedāvājuma daļa. Ja nauda nestrādāja, nāca draudi. Un ja draudi nestrādāja, nāca pierādījumi, ka draudi nav tukši vārdi. Viens no deputātiem, kurš vēlāk anonīmi runāja ar žurnālistiem, atcerējās, man parādīja fotogrāfiju, kur mana meita iziet no skolas. Vienkārša fotogrāfija. Bet uz tās bija datums, tā bija uzņemta vakar. Un tad viņi man jautāja, vai jūs tiešām vēlaties riskēt? Šis deputāts balsoja par. Bet viņš teica, ka visu nakti pirms balsojuma viņš nevarēja aizmigt, domājot par to, vai viņa lēmums nenozīmēs traģēdiju viņa ģimenei. Bet ne visi deputāti bija vienādi neaizsargāti. Bija arī tie, kurus nevarēja iebiedēt, ne ar naudu, ne ar draudiem. Šie cilvēki bija vai nu bezrūpīgi drosmīgi, vai arī viņiem nebija nekā ko zaudēt. Daži no viņiem bija vecāki vīrieši, kuru bērni jau bija pieauguši un dzīvoja ārzemēs. Citi bija jauni ideālisti, kuri ticēja, ka brīvība ir vairāk vērta nekā personīgā drošība. Bet lielākā daļa bija kaut kur pa vidu, cilvēki, kuri vēlējās balsot par, bet baidījās no sekām. Tieši šiem cilvēkiem Ingrīda Jundzis kļuva par nenovērtējumu atbalstu. Viņš nebija politiķis, viņš nebija aktīvists, viņš bija vēsturnieks, kurš saprata, ka vēsture tiek rakstīta ne tikai ar varonīgiem žestiem, bet arī ar klusām sarunām, ar pārliecināšanu, ar atbalstu tiem, kas šaubās. Jundzis pavadīja 4. māja priekšvakaru, runājot ar deputātiem, kuri baidījās. Viņš neteica viņiem, ko darīt, viņš vienkārši klausījās. Un dažreiz tas bija pietiekami. Vienā no savām piezīmēm Jundzis raksta, saruna ar ilga 3 stundas. Viņš raudāja. Teica, ka viņš nevēlas būt bailīgs, bet viņš nevēlas arī, lai viņa sievai kaut kas notiek. Es viņam teicu, ka bailes nav kauns. Bet vēsture atceras tikai to, ko mēs izdarījām, nevis to, ko mēs jutām. Vai šī saruna mainīja lēmumu? Mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka balsoja par. Nakts no 3. uz 4. māju bija visgarākā daudziem deputātiem. Daži no viņiem vispār neaizmiga. Citi mēģināja sazināties ar savām ģimenēm, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Vēl citi lūdzās, pat tie, kas parasti nebija ticīgi. Viesnīcā Latvija, kur apmetās daudzi deputāti no reģioniem, nakts portjē atceras, ka vairāki cilvēki staigāja pa koridoriem līdz pat rītam. Viņi izskatījās kā cilvēki, kas gaida spriedumu, viņš teica intervijā gadus vēlāk. Bet bija arī tie, kas izmantoja šo nakti citādi. VDK operatīvie darbinieki, kuri bija infiltrējušies starp deputātiem un viņu palīgiem, strādāja līdz pēdējiem brīdim. Viņi izplatīja baumas par to, ka pēc balsojuma sāksies apcietināšanas, ka Maskava sūtīs karaspēku, ka ielas būs pilnas ar tankiem. Šīs baumas nebija pilnīgi bezpamata, galu galā tikai gadu iepriekš līdzīgi notikumi Viļņā bija beigušies ar asinīm. Bet baumu mērķis nebija informēt, tas bija iebiedēt. Viens no VDK dokumentiem, kas kļuva pieejams 90. gadu beigās, atklāja operācijas atturēšana detaļas.
Šī operācija bija vērsta uz to, lai maksimāli palielinātu nedrošību starp deputātiem. Dokumentā teikts, izmantot visus pieejamos resursus, lai radītu iespaidu, ka balsojums par neatkarību izraisīs nekontrolējamas sekas. Fokus uz ģimenes locekļiem. Tiešie draudi nav ieteicami, labāk izmantot netiešu psiholoģisko spiedienu. Šis dokuments ir parakstīts ar iniciāļiem, kurus nav izdevies identificēt. Bet tā eksistence pierāda, ka šantāža un draudi nebija atsevišķu cilvēku iniciatīva, tā bija sistemātiska, labi plānota operācija. Ingrīda Jundzis zināja par šo operāciju. Viņa piezīmēs ir atsauce uz koordinētu kampaņu, kas vērsta uz vājākajiem posmiem. Bet viņš nekad publiski nerunāja par to, kāpēc. Varbūt viņš baidījās par savu drošību. Varbūt viņš uzskatīja, ka daži noslēpumi ir labāk atstāt aprakti. Vai arī viņš saprata, ka atklājot šos faktus, viņš varētu sabojāt reputāciju cilvēkiem, kuri galu galā izdarīja pareizo izvēli, pat ja viņi to izdarīja, pārvarējot bailes. Bet ir vēl viens iemesls, kāpēc Jundzis varēja klusēt. Viņš zināja vārdus, konkrētus vārdus to deputātu, kuri tika šantažēti. Un viņš zināja arī to, ka daži no šiem deputātiem vēlāk kļuva par nozīmīgām figūrām Latvijas politikā. Atklājot viņu vājumu brīžus, Jundzis būtu apdraudējis ne tikai viņu personīgās reputācijas, bet arī jauno valsti, kurai bija vajadzīgi spēcīgi līderi, nevis līderi ar apšaubām pagātni. Tomēr fragmenti, kas saglabājušies Jundzis arhīvā, dod mums pietiekami daudz, lai rekonstruētu vismaz daļu no patiesības. Mēs zinām, ka vismaz 5 deputāti saņēma tiešus draudus. Mēs zinām, ka vismaz 3 tika uzaicināti uz neformālām sarunām, kur viņiem tika piedāvāta nauda. Un mēs zinām, ka vismaz viens no viņiem īslaicīgi apsvēra iespēju nebalsot vispār, vienkārši neierasties uz sesiju. Bet galu galā viņi visi ieradās. Un viņi visi balsoja par. Vai tas nozīmē, ka šantāža neizdevās? Negluži. Tā nozīmē, ka bija kaut kas spēcīgāks par bailēm, varbūt lepnums, varbūt pienākuma sajūta, varbūt vienkārši apziņa, ka vēsture viņus vēro. Bet tas nenozīmē, ka bailes nebija reālas. Tās bija ļoti reālas. Un tās atstāja rētas, kas dzīst vēl šodien. 35 gadi pēc 4. maija balsojuma, vīrietis, kurš vēlas palikt anonīms, piekrīt runāt par to, ko viņš piedzīvoja tajā naktī. Viņš ir tagad 78 gadus vecs, pensionēts, dzīvo klusā dzīvoklī Rīgas nomalē. Viņa rokas vēl aizvien nedaudz trīc, kad viņš atceras. Es nekad neesmu par to runājis publiski, viņš saka. Ne tāpēc, ka man būtu kauns, bet tāpēc, ka es negribēju, lai mani bērni uzzina, cik tuvu es biju tam, lai viņus zaudētu. Šis vīrietis, sauksim viņu par Jāni, lai gan tas nav viņa īstais vārds, bija viens no tiem deputātiem, kuri saņēma nakts zvanu. Tas bija 3. maija vakarā, aptuveni 23:30, viņš atceras. Es jau gatavojos gulēt. Telefons iezvanījās. Es pacēlu klausuli un balss krievu valodā teica: Labvakar, Jāni. Mēs zinām, ka rīt jūs plānojat balsot par neatkarību. Mēs arī zinām, ka jūsu dēls brauc ar autobusu numur 7 katru rītu. Viņš iekāk pieturā pie Centrāltirgus 8:15. Mēs vienkārši gribējām, lai jūs to zināt. Un tad viņi pārtrauca zvanu. Jānis saka, ka viņš nekavējoties piezvanīja sievai, lai pārliecinātos, ka dēls ir mājās. Viņš bija. Viņš gulēja. Bet es visu nakti sēdēju pie loga, skatoties uz ielu, gaidot, vai kāds parādīsies. Nākamajā rītā Jānis nepieļāva, ka dēls brauc ar autobusu. Es pats viņu aizvedu uz skolu ar mašīnu. Un tad es devos uz augstāko padomi, zinot, ka man ir jāizdara izvēle starp savu dēlu un savu valsti. Bet Jānis nebija vienīgais. Cits deputāts, sauksim viņu par Andri, saņēma ne zvanu, bet vēstuli. Tā bija vienkārša aploksne, bez atpakaļadreses, Andris atceras. Iekšā bija fotogrāfija. Mana sieva izejot no darba. Un uz fotogrāfijas aizmuguras bija uzrakstīts tikai viens teikums: nelaimes gadījumi notiek katru dienu.
Andris saka, ka viņš uzreiz saprata, kas ir šīs vēstules sūtītāji. Es strādāju ar VG dokumentiem pietiekami ilgi, lai atpazītu viņu rokrakstu, ne burtiski, bet metaforisks. Šie stāsti nav unikāli. Pēc neatkarības atgūšanas vairāki bijušie deputāti privātās sarunās ir atzinušies, ka viņi piedzīvoja līdzīgu spiedienu. Bet gandrīz neviens nav runājis par to publiski. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs uzvarējām, Jānis saka. Un uzvarētāji nerunā par savām bailēm. Viņi runā par savu drosmi. Bet patiesība ir tāda, ka drosme nav bailu neesamība. Drosme ir spēja rīkoties, neskatoties uz bailēm. Ingrīda Jundzis saprata šo patiesību labāk nekā jebkurš cits. Viņa piezīmēs ir ieraksts, kas datēts ar 4. maiju, uzrakstīts, visticamāk, uzreiz pēc balsojuma. Šodien es redzēju varoņus. Bet viņi nebija tādi varoņi, kādus mēs iedomājamies. Viņi nebija nebijīgi. Viņi bija nobijušies. Bet viņi balsoja tāpat. Un tas ir īstais varonības definīcija. Bet Jundzis zināja arī kaut ko citu, kaut ko, ko viņš nekad pilnībā neatklāja. Viņš zināja, ka ne visi deputāti bija vienādi drosmīgi. Viņa arhīvā ir piezīme par vienu deputātu, iniciāli ML, kurš līdz pēdējam brīdim svārstījās. Jundzis raksta, ML man teica, ka viņš nevar balsot par, jo viņam ir 3 bērni. Es viņam jautāju, kādā valstī jūs vēlaties, lai jūsu bērni aug. Viņš neatbildēja. Bet nākamajā dienā viņš balsoja par. Kas pārliecināja ML? Vai tā bija Jundzis saruna? Vai tā bija viņa pašapziņa? Vai arī viņš vienkārši saprata, ka vēsture viņu vēro, un viņš nevēlas būt tas, kurš palika bailīgs? Mēs nekad to neuzzināsim. Bet mēs zinām, ka viņa balss bija viena no tām, kas padarīja Latvijas neatkarību iespējamu. Tomēr ir arī tumšāka puse šim stāstam. Ne visi draudi bija tukši. Pēc 4. maija balsojuma vairāki deputāti un viņu ģimenes locekļi piedzīvoja negadījumus. Vienam deputātam tika sadedzināta mašīna. Cita deputāta dēls tika uzbrukts uz ielas, nekas nopietns, tikai brīdinājums. Vēl cita deputāta sievai tika atlaista no darba bez skaidra iemesla. Vai šie notikumi bija saistīti ar balsojumu? Oficiāli, nē. Bet cilvēki, kas tos piedzīvoja, nezaudēja nevienu mirkli, domājot par saistību. Ingrīda Jundzis dokumentēja dažus no šiem gadījumiem. Bet viņš to darīja ļoti uzmanīgi, izmantojot tikai iniciāļus un nekad nenosaucot konkrētas vietas vai datumus. Es nevēlos, lai šie cilvēki cieš vēlreiz, viņš rakstīja vienā no savām pēdējām piezīmēm. Viņi jau ir cietuši pietiekami. Bet vēsturei ir jāzina, ka viņu upuris nebija tikai simbolisks. Tas bija reāls. Šis ir stāsts, ko mēs parasti nedzirdam par 4. maija balsojumu. Mēs dzirdam par triumfu, par vienotību, par varonību. Un tas viss ir paties. Bet aiz šī triumfa slēpjas arī cits stāsts, stāsts par cilvēkiem, kuri bija spiesti izvēlēties starp savu valsti un savu ģimeni. Stāsts par šantāžu, draudiem un bailēm. Un stāsts par to, ka pat pārvarējot šīs bailes, rētas paliek. Vai mēs varam nosaukt šos cilvēkus par varoņiem? Protams. Bet mums arī jāatceras, ka viņi bija cilvēki ar ģimenēm, ar bailēm, ar šaubām. Un tas, ka viņi izvēlējās balsot par, neskatoties uz visu, padara viņu varonību vēl spēcīgāku. Bet 4. maija noslēpums nav tikai par tiem, kas tika šantažēti. Tas ir arī par tiem, kas veica šantāžu. Kas bija šie cilvēki? Kā viņi tika izvēlēti? Un kas viņiem lika to darīt? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mums jāsaprot VEP struktūra Latvijā 1991. gadā. Šajā laikā VEP jau nebija tik spēcīga kā agrāk, Gorbačova reformas bija vājinājušas tās autoritāti un daudzi aģenti bija demoralizēti. Bet tas nenozīmēja, ka viņi bija bezspēcīgi. Gluži pretēji, viņi bija izmisīgi. Un izmisums padara cilvēkus bīstamus.
VTK Latvijas nodaļa 1990. gadā sastāvēja no aptuveni 3000 darbinieku, gan pilna laika aģentiem, gan informatoru. Daudzi no viņiem bija latvieši, kas bija vervēti gadu desmitiem agrāk, izmantojot dažādas metodes, no ideoloģiskās pārliecības līdz šantāžai. Šie cilvēki dzīvoja dubultdzīvi, dienā viņi bija parastie pilsoņi, bet naktī viņi ziņoja saviem kuratoriem par visu, ko viņi redzēja un dzirdēja. Kad kļuva skaidrs, ka balsojums par neatkarību ir neizbēgams, VK vadība Maskavā izdeva rīkojumu, darīt visu iespējamo, lai apturētu vai vismaz aizkavētu šo procesu. Bet kā to izdarīt, ja lielākā daļa deputātu jau bija izlēmuši balsot par? Atbilde bija vienkārša – atrast tos, kuri vēl šaubās, un palielināt viņu šaubas līdz tādam līmenim, ka viņi mainīs savu lēmumu. Šim mērķim tika izveidota īpaša operatīvā grupa. Dokumenti par šīs grupas eksistenci ir fragmentāri, bet tie, kas saglabājušies, atklāja satraucošu ainu. Grupa sastāvēja no aptuveni 12 cilvēkiem, pieredzējušiem VTK virsniekiem, kuri bija specializējušies psiholoģiskajās operācijās. Viņu uzdevums bija identificēt vājos posmus starp deputātiem un izstrādāt individuālas stratēģijas katram no viņiem. Kā viņi identificēja šos vājos posmus? Izmantojot informāciju, kas bija uzkrāta gadu desmitiem. VP bija dosis gandrīz par katru nozīmīgu personu Latvijā, dosis, kas saturēja visu, sākot no viņu politiskajiem uzskatiem līdz viņu personīgajām attiecībām. Šīs dosis tika analizētas meklējot ievainojamības punktus. Vai deputātam ir bērni? Vai viņa laulība ir stabila? Vai viņam ir finansiālas problēmas? Vai viņa pagātnē ir kaut kas, ko viņš vēlētos slēpt? Viens no dokumentiem, kas kļuva pieejams 90. gadu beigās, ir iekšējā VK instrukcija, datēta ar aprīli 1991. gadā. Tajā teikts, prioritāte ir deputāti ar ģimenēm. Īpaša uzmanība jāpievērš tiem, kuriem ir nepilngadīgi bērni vai vecāki, kas ir atkarīgi no valsts pensijas. Šie cilvēki ir visneaizsargātākie pret psiholoģisko spiedienu. Instrukcija turpinās ar detalizētām vadlīnijām par to, kā veikt profilaktiskos pasākumus, eifēmismus draudiem un šantāžai. Bet ne visi VK darbinieki bija entuziasma pilni par šo operāciju. Daži no viņiem jau saprata, ka Padomju Savienības dienas ir skaitītas, un viņi negribēja būt pēdējie, kas cīnās par zaudētu lietu. Citi bija vienkārši noguruši no gadiem, kas pavadīti, dzīvojot dubultdzīvi, no pastāvīgās spriedzes, no apziņas, ka viņi ir ienīsti gan no tiem, kurus viņi uzrauga, gan no tiem, kuriem viņi ziņo. Viens bijušais VK virsnieks, kurš vēlāk emigrēja uz Krieviju un runāja anonīmi ar žurnālistiem, atcerējās, mēs zinājām, ka mēs zaudējam. Bet mums tika pavēlēts turpināt. Un mēs turpinājām, jo tas bija mūsu darbs. Bet es atceros, ka daudzi no mums jautāja sev, kāpēc? Kāpēc mēs vēl aizvien cīnāmies par kaut ko, kas jau ir miris? Tomēr bija arī tie, kas ticēja. Tie, kas uzskatīja, ka Padomju Savienība vēl aizvien var tikt glābta, ja tikai pietiekami daudz cilvēku tiktu iebiedēti vai pārliecināti. Šie cilvēki bija visbīstamākie, jo viņi bija gatavi darīt visu, lai sasniegtu savu mērķi. Ingrīda Junzis zināja dažus no šiem cilvēkiem. Ne personīgi, bet caur saviem avotiem. Viņa piezīmēs ir atsauce uz EV, kurš bija īpaši aktīvs 4. māja priekšvakarā. V bija tas, kurš organizēja lielāko daļu no draudu zvaniem, Junzis raksta. Viņš bija pārliecināts, ka viņš glābi Padomju Savienību. Bet patiesībā viņš tikai pātrināja tās sabrukumu. Kas bija šis V? Junzis nekad to neatklāja. Bet ir norādes, ka V bija augsta ranga VDK virsnieks, kurš vēlāk pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pameta valsti un devās uz Krieviju. Daži avoti apgalvo, ka viņš dzīvo Maskavā vēl šodien pensionēts, bet nekad nav nožēlojis savu rīcību. Es darīju savu pienākumu, viņš esot teicis vienā no retajām intervijām. Ja mēs būtu bijuši veiksmīgāki, vēsture mūs atcerētos kā varoņus. Bet vēsture viņus atceras citādi. Viņi ir tie, kas mēģināja apturēt neizbēgamo, izmantojot bailes un šantāžu.
Un viņi neizdevās. Bet viņu neveiksmē ir arī mācība, pat vislielākais spiediens nevar salauzt cilvēkus, kuri ir izlēmuši būt brīvi. Vai mēs varam piedot šiem cilvēkiem? Tas ir sarežģīts jautājums. Daži no viņiem bija vienkārši sekotāji, cilvēki, kas darīja, ko viņiem lika darīt, nebaidoties jautāt, vai tas ir pareizi. Citi bija patiesi ticīgi, cilvēki, kas uzskatīja, ka viņi cīnās par kaut ko lielāku par sevi. Bet rezultāts bija vienāds, viņi mēģināja atņemt citiem cilvēkiem brīvību, izmantojot bailes. Un tomēr pat šie cilvēki ir daļa no 4. maija stāsta. Jo bez viņiem nebūtu bijis tā spiediena, kas padarīja balsojumu tik nozīmīgu. Bez viņiem nebūtu bijis tā kontrasta starp bailēm un drosmi, kas padara šo dienu par vienu no vissvarīgākajām Latvijas vēsturē. Iedomājieties, ka esat viens no 12 cilvēkiem, kas zināja visu par 4. maija balsojumu, katru slepeno sarunu, katru draudu zvanu, katru deputātu, kurš svārstījās līdz pēdējam brīdim. Tagad iedomājieties, ka jums ir jāizvēlas, vai saglabāt lojalitāti sistēmai, kas jūs barojusi 30 gadus, vai arī glābt savu dzīvību un nākotni jaunajā pasaulē. 3. maija vakarā 1991. gadā šie 12 cilvēki, VK operatīvās grupas locekļi, sapulcējās slēgtā telpā Rīgas centrā. Viņi zināja, ka viņu laiks beidzas. Bet viņi arī zināja, ka vēl ir 24 stundas, lai mainītu vēstures gaitu. Viens no viņiem, sauksim viņu par Sergeju, vēlāk pastāstīja, ka šajā sapulcē valdīja īpaša atmosfēra. Mēs visi sapratām, ka mēs esam pēdējie, kas vēl cīnās. Bet mēs arī sapratām, ka mūsu ieroči vairs nav tanki vai lielgabali. Mūsu ieroči bija bailes. Kas notika tajā telpā? Kādus lēmumus viņi pieņēma? Un vai kāds no viņiem jau tad zināja, ka viņi zaudēs? Sergejs bija 38 gadus vecs, kad viņš tika iekļauts operatīvajā grupā. Viņš nebija ideologs, viņš bija profesionāls, cilvēks, kurš pievienojās VK, jo tas piedāvāja stabilu karjeru un labu algu. Vidējā VK virsnieka alga 1990. gadā bija aptuveni 350 rubļu mēnesī, gandrīz 2 reizes vairāk nekā vidējā alga valstī. Sergejam bija sieva, 2 bērni un dzīvoklis Rīgas prestižajā rajonā, dzīvoklis, ko viņš nekad nebūtu varējis atļauties ar parastu algu. Viņš bija atkarīgs no sistēmas. Un sistēma to zināja. Sapulcē 3. maija vakarā grupas vadītājs, augsta ranga virsnieks no Maskavas, kura vārds joprojām nav zināms, izklāstīja plānu. Mums ir saraksts ar 17 deputātiem, kuri vēl šaubās, viņš teica. Katram no viņiem ir vājais punkts. Jūsu uzdevums ir izmantot šos punktus. Jums ir 24 stundas. Sergejs atceras, ka viņš skatījās uz sarakstu un redzēja vārdus, ko viņš pazina. Daži no šiem deputātiem bija cilvēki, ar kuriem viņš bija runājis iepriekš, cilvēki, kuri uzticējās viņam. Es sapratu, ka man būs jānodevī šī uzticība, viņš saka. Un es to izdarīju. Bet Sergejs nebija vienīgais, kurš šaubījās. Cits grupas loceklis, sauksim viņu par Viktoru, atteicās piedalīties. Es nedarīšu to, viņš teica sapulcē. Es nedraudēšu bērniem. Viktors bija vecāks par Sergeju, 52 gadi, un viņš bija redzējis pietiekami daudz, lai zinātu, kur ir robeža. Grupas vadītājs skatījās uz viņu ilgi un klusi. Pēc tam viņš teica, labi. Tad tu vari doties. Bet atceries, ja tu runās ar kādu par to, kas šeit notika, tava pensija pazudīs. Un ne tikai pensija. Viktors aizgāja. Sergejs viņu nekad vairs neredzēja. Pārējie 11 palika. Un viņi sāka darbu. Katram tika piešķirts 2 vai 3 deputāti no saraksta. Sergejam tika piešķirts deputāts, kuru viņš jau pazina, vīrietis ar 3 bērniem, kurš strādāja kā skolotājs pirms kļūšanas par deputātu. Es zināju, ka viņš mīl savus bērnus vairāk nekā jebko citu, Sergejs saka. Un es zināju, ka tas ir viņa vājais punkts. Sergejs piezvanīja šim deputātam pulks 23. Viņš nedraudēja tieši, viņš tikai atgādināja.
Es viņam teicu, jūs zināt, ka pēc rītdienas viss mainīsies. Mēs nevaram garantēt, kas notiks ar jūsu ģimeni. Bet mēs varam garantēt, ka ja jūs balsosiet pareizi, viņi būs drošībā. Deputāts neatbildēja uzreiz. Pēc tam viņš jautāja, kas ir pareizi? Sergejs atbildēja, jūs zināt. Šī saruna ilga tikai 3 minūtes. Bet Sergejs saka, ka viņš atceras katru vārdu. Es dzirdēju viņa balss trīcēšanu. Es zināju, ka viņš baidās. Un es izmantoju šīs bailes. Nākamajā dienā šis deputāts balsoja par. Sergejs to uzzināja vēlāk un jautāja sev, vai viņa zvans mainīja kaut ko? Vai deputāts būtu balsojis par tāpat? Es nekad neuzzināšu, viņš saka. Bet es zinu, ka es mēģināju viņu iebiedēt. Un par to man ir kauns. Bet ne visi grupas locekļi jūta kaunu. Daži no viņiem uzskatīja, ka viņi dara pareizo lietu. Viens no viņiem, sauksim viņu par Igoru, bija īpaši aktīvs. Igors bija 35 gadu vecs, dzimis Maskavā, bet dzīvoja Rīgā kopš bērnības. Viņš runāja latviski bez akcenta, bet viņa lojalitāte bija skaidra, viņš bija padomju cilvēks līdz kaulu smadzenēm. Igors ticēja, Sergejs saka. Viņš ticēja, ka Padomju Savienība ir vienīgā sistēma, kas var nodrošināt kārtību un taisnīgumu. Un viņš bija gatavs darīt visu, lai to aizsargātu. Igors bija atbildīgs par 3 deputātiem. Vienam no viņiem viņš nosūtīja fotogrāfiju, kurā redzama deputāta sieva, izejot no veikala. Uz fotogrāfijas aizmuguras bija uzrakstīts, skaistas dienas, vai ne? Būtu žēl, ja kaut kas sabojātu tās. Citam deputātam Igors personīgi piegādāja vēstuli, kurā bija detalizēta informācija par deputāta finansiālajām darījumiem, kas nebija pilnīgi legāli. Mēs zinām, vēstulē teikts. Un mēs varam to izmantot. Trešajam deputātam Igors vienkārši piezvanīja un teica, jūsu tēvs saņem pensiju, 150 rubļu mēnesī. Būtu žēl, ja viņš to zaudētu. Vai šie draudi bija reāli? Daži no viņiem, jā. Vai kā patiešām varēja atņemt pensijas, atlaist cilvēkus no darba, radīt problēmas ar dzīvokļiem? Bet citi draudi bija tukši, vienkārši psiholoģiskas spēles, kas paredzētas, lai radītu paniku. Problēma bija tāda, ka deputāti nezināja, kuri draudi ir reāli un kuri nav. Un šī nenoteiktība bija tikpat efektīva kā reāli draudi. Ingrīda Junze zināja par šīm metodēm. Viņa piezīmēs ir ieraksts par sistemātisku kampaņu, kas vērsta uz psiholoģisko salaušanu. Bet viņš arī zināja, ka šī kampaņa nebija tik efektīva, kā tās organizatori cerēja. Viņi domāja, ka bailes ir pietiekamas, Junzis raksta. Bet viņi nepareizi novērtēja kaut ko citu, lepnumu. Latvieši ir lepns tauta. Un dažreiz lepnums ir spēcīgāks par bailēm. Tomēr bija brīži, kad šķita, ka kampaņa varētu izdoties. Viens no deputātiem, sauksim viņu par Pēteri, pēc draudu zvana nolēma, ka viņš neieradīsies uz balsojumu. Es vienkārši pateikšu, ka esmu slims, viņš teica savam draugam. Bet šis draugs bija Ingrīda Junzis. Un Junzis viņam teica, ja tu neieradīsies, tu būsi slims pārējo mūžu. Slims no kauna. Pēteris ieradās. Un viņš balsoja par. Bet bija arī tie, kurus nevarēja pārliecināt. Viens deputāts, sauksim viņu par Juri, saņēma draudu zvanu un vienkārši pārtrauca sarunu. Kad viņam piezvanīja vēlreiz, viņš teica, dariet, ko gribat. Es balsošu par neatkarību. Juris bija vīrietis bez ģimenes, viņa sieva bija mirusi gadus iepriekš, un viņa bērni jau bija pieauguši un dzīvoja ārzemēs. Viņam nebija nekā ko zaudēt. Un tas padarīja viņu neuzvaramību. Sergejs atceras, ka viņš dzirdēja par Juri no citiem grupas locekļiem. Viņi bija frustrēti, viņš saka. Viņi nevarēja saprast, kā kāds var būt tik bezrūpīgs par sekām. Bet patiesība bija tāda, ka Juris nebija bezrūpīgs. Viņš vienkārši bija brīvs. Un brīvību nevar iebiedēt. Nakts no 3. uz 4. maiju bija garākā Sergeja dzīvē.
Viņš pavadīja to, zvanot deputātiem, rakstot vēstules, organizējot nejaušas tikšanās. Viņš gulēja tikai 2 stundas. Un, kad viņš pamodies, viņš zināja, ka viņa pūles, visticamāk, ir bijušas veltīgas. Es redzēju ziņas no Maskavas, viņš saka. Viņi jau runāja par to, ka balsojums notiks. Un es sapratu, ka mēs esam zaudējuši. Bet Sergejs turpināja. Viņš turpināja, jo tas bija viņa darbs. Viņš turpināja, jo viņš baidījās, kas notiks ar viņu, ja viņš atteiktos. Un viņš turpināja, jo daļa no viņa vēl aizvien ticēja, ka varbūt, tikai varbūt, viņi var mainīt vēstures gaitu. 4. maija rītā, kad deputāti sāka ierasties augstākajā padomē, Sergejs un viņa kolēģi vēroja no attāluma. Viņi vēroja, kā deputāti, kurus viņi bija mēģinājuši iebiedēt, ienāca ēkā ar paceltām galvām. Viņi vēroja, kā daži no viņiem apskāvās, atbalstot viens otru. Un viņi vēroja, kā viens pēc otra viņi balsojat par. Tas bija brīdis, kad es sapratu, ka viss ir beidzies, Sergejs saka. Ne tikai šī operācija, bet visa sistēma. Mēs bijām zaudējuši. Un mēs zaudējām, jo mēs cīnījāmies pret kaut ko, kas bija spēcīgāks par mums, pret cilvēku gribu būt brīviem. Pēc balsojuma operatīvā grupa tika atlaista. Daži tās locekļi pameta Latviju un devās uz Krieviju. Citi palika, mēģinot pielāgoties jaunajai realitātei. Sergejs bija viens no tiem, kas palika. Viņš mainīja vārdu, mainīja profesiju, mēģināja aizmirst savu pagātni. Bet viņš saka, ka viņš nekad nevar pilnībā aizmirst. Es atceros katru zvanu, katru draudu, katru seju, viņš saka. Un es dzīvoju ar apziņu, ka es biju daļa no kaut kā, kas mēģināja atņemt cilvēkiem viņu brīvību. Vai mēs varam piedot Sergejam? Vai mēs varam piedot citiem, kas darīja to pašu? Tas ir jautājums, uz kuru nav vienkāršas atbildes. Daži teiktu, ka viņi bija tikai izpildītāji, cilvēki, kas sekoja pavēlēm. Citi teiktu, ka katram cilvēkam ir izvēle, un Sergejs izvēlējās nepareizi. Bet varbūt patiesība ir kaut kur pa vidu. Varbūt Sergejs bija gan upuris, gan vaininieks, upuris sistēmas, kas viņu izmantoja, un vaininieks tāpēc, ka viņš pieļāva sevi tikt izmantotam. Bet viena lieta ir skaidra, bez cilvēkiem kā Sergejs 4. maija balsojums nebūtu bijis tik nozīmīgs. Jo tieši viņu klātbūtne, viņu draudi, viņu mēģinājumi iebiedēt, tas viss padarīja deputātu drosmi vēl spēcīgāku. Viņi balsojat par, zinot, ka ir cilvēki, kas vēlas viņus apturēt. Un viņi balsoja tāpat. Bet 4. maija stāsts nav tikai par tiem, kas draudēja, un tiem, kas tika draudēti. Tas ir arī par tiem, kas stāvēja pa vidu, par cilvēkiem, kuri mēģināja būt tilts starp abām pusēm, par cilvēkiem, kuri ticēja, ka ir iespējams atrast kompromisu. Viens no šiem cilvēkiem bija Ingrīda Jundzis. Jundzis nebija naivs. Viņš saprata, ka kompromiss ar Maskavu visticamāk nav iespējams. Bet viņš arī saprata, ka dažiem deputātiem bija vajadzīgs ticēt, ka kompromiss ir iespējams, jo bez šīs ticības viņi nebūtu varējuši balsot. Daži cilvēki var būt drosmīgi tikai tad, ja viņi tic, ka viņu drosme neiznīcinās visu, Jundzis rakstīja. Un mans uzdevums bija palīdzēt viņiem ticēt. Jundzis pavadīja nedēļas pirms balsojuma, runājot ar deputātiem, kuri šaubījās. Viņš neteica viņiem, ko darīt, viņš vienkārši klausījās. Un dažreiz tas bija pietiekami. Viens deputāts vēlāk atcerējās, Jundzis bija vienīgais cilvēks, kurš neuzdeva man jautājumu, vai tu balsosi par. Viņš man jautāja, kā tu jūties? Un tas bija tas, kas man bija vajadzīgs, kāds, kurš rūpējās par to, kā es jūtos, nevis tikai par to, kā es balsošu. Bet Jundzis darīja arī kaut ko citu, kaut ko, par ko viņš nekad publiski nerunāja. Viņš bija starpnieks starp deputātiem un VK. Tas var šķist dīvaini, kā vēsturnieks, kurš atbalstīja neatkarību, varēja būt starpnieks ar drošības dienestiem. Bet Jundzis saprata, ka dažreiz vienīgais veids, kā novērst vardarbību, ir runāt ar tiem, kas varētu to izraisīt. Jundzis tikās ar VK pārstāvjiem vairākas reizes pirms balsojuma.
Šīs tikšanās notika slepeni, un par tām nav daudz dokumentu. Bet fragmenti, kas saglabājušies viņa arhīvā, dod mums priekšstatu par to, kas notika. Vienā no piezīmēm Jundzis raksta: tikšanās ar L. viņš mēģināja mani pārliecināt, ka balsojums izraisīs haosu. Es viņam teicu, ka haoss jau ir šeit, haoss, ko radījusi sistēma, kuru viņš aizstāv. Viņš neatbildēja. Citā piezīmē Jundzis raksta par sarunu, kas bija daudz draudīgāka. Viņi man teica, ka es spēlēju ar uguni. Ka es varētu ciest. Es viņiem atbildēju, ka es jau ciešu, dzīvojot valstī, kas nav brīva. Un ka es labprātāk ciešu par brīvību, nekā dzīvotu komfortabli verdzībā. Šī saruna, visticamāk, notika ar augsta ranga VDK virsnieku, varbūt pat ar to pašu cilvēku, kurš vadīja operatīvo grupu. Bet kāpēc VDK vispār runāja ar Jundzis? Kāpēc viņi nevienkārši viņu apcietināja vai iebiedēja? Atbilde ir sarežģīta. Pirmkārt, Jundzis nebija parastais aktīvists. Viņš bija respektēts vēsturnieks ar starptautisku reputāciju. Viņa apcietināšana būtu radījusi starptautisku skandālu, ko Maskava, kas jau saskārās ar kritiku par Viļņas notikumiem, negribēja. Otrkārt, Jundzis bija noderīgs. Viņš bija cilvēks, kurš varēja runāt ar abām pusēm, un VDK cerēja, ka varbūt viņš var pārliecināt dažus deputātus balsot pret vai vismaz atturēties. Bet Jundzis nekad to nedarīja. Viņš nekad nemēģināja pārliecināt nevienu deputātu balsot pret neatkarību. Gluži pretēji, viņš stiprināja viņu apņemšanos. Bet viņš to darīja tik smalkā veidā, ka VDK pat nepamanīja. Es viņiem ļāvu domāt, ka es esmu starpnieks, Jundzis rakstīja. Bet patiesībā es biju sabiedrotais tiem, kurus viņi mēģināja iebiedēt. Šī dubultā spēle bija bīstama. Ja VDK būtu atklājusi, ka Jundzis viņus maldina, sekas būtu bijušas nopietnas. Bet Jundzis bija gatavs riskēt. Es zināju, ka es varu zaudēt visu, viņš rakstīja. Bet es arī zināju, ka ja es neriskēju, mēs visi zaudēsim. Viens no brīžiem, kad Jundzis riskēja visvairāk, bija 3. maija vakarā. Viņš bija uzzinājis, ka VDK plāno intensificēt draudus pret konkrētiem deputātiem. Viņš zināja vārdus to deputātu, kuri bija visvairāk neaizsargāti. Un viņš zināja, ka viņam ir jārīkojas. Jundzis pavadīja visu nakti, zvanot šiem deputātiem. Viņš viņiem neteica, ka viņi tiks draudēti, tas būtu radījis paniku. Viņš viņiem vienkārši teica, rīt būs grūta diena. Bet atcerieties, jūs neesat vieni. Mēs visi esam kopā. Šie zvani, visticamāk, glāba vairākus deputātus no tā, lai viņi mainītu savu lēmumu pēdējā brīdī. Bet Jundzis maksāja cenu par savu drosmi. Pēc balsojuma viņš saņēma draudus, kas bija daudz konkrētāki nekā tie, ko saņēma deputāti. Vienā no vēstulēm, kas saglabājusies viņa arhīvā, teikts: jūs domājat, ka esat varonis. Bet varoņi mirst jauni. Jundzis nekad publiski nerunāja par šiem draudiem. Bet viņa tuvākie draugi zināja, ka viņš dzīvoja ar pastāvīgu bailu, ka kādu dienu kāds varētu īstenot šos draudus. Tomēr Jundzis turpināja savu darbu. Viņš turpināja dokumentēt vēsturi, turpināja runāt ar cilvēkiem, turpināja būt balss tiem, kuri nevarēja runāt paši. Un viņš turpināja glabāt noslēpumus par cilvēkiem, kuri bija bijuši vāji, par cilvēkiem, kuri bija bijuši drosmīgi, par cilvēkiem, kuri bija bijuši kaut kas pa vidu. Kāpēc viņš glabāja šos noslēpumus? Kāpēc viņš nerakstīja visu, ko zināja? Varbūt viņš saprata, ka dažus noslēpumus ir labāk atstāt apraktus. Varbūt viņš saprata, ka atklājot visu, viņš varētu sāpināt cilvēkus, kuri jau bija cietuši pietiekami. Vai arī varbūt viņš vienkārši bija nogurusi no gadiem, kas pavadīti, dzīvojot ar smagumu zināšanu, ko citi nezināja. Bet viena lieta ir skaidra, bez Ingrīda Jundzis 4. maija balsojums varētu būt bijis citāds. Ne tāpēc, ka viņš mainīja deputātu balsis, viņš to nedarīja. Bet tāpēc, ka viņš deva viņiem kaut ko, kas bija tikpat svarīgs kā drosme, viņš deva viņiem cerību. Cerību, ka viņi nav vieni.
Cerību, ka viņu upuris nebūs veltīgs. Cerību, ka nākotne var būt labāka nekā pagātne. Un galu galā tieši šī cerība bija tas, kas uzvarēja bailes. Ne tāpēc, ka bailes nebija reālas, tās bija ļoti reālas. Bet tāpēc, ka cerība bija spēcīgāka. Bet starp visiem cilvēkiem, kas zināja 4. maija noslēpumus, bija viens, kurš zināja vairāk nekā jebkurš cits. Šis cilvēks nebija ne deputāts, ne VDK aģents, ne pat Indrīda Jundzis. Šis cilvēks bija ārsts, kurš ārstēja vairākus no deputātiem, kuri piedzīvoja nervu sabrukumus pirms balsojuma. Sauksim šo ārstu par doktoru Kalniņu. Viņš bija 63 gadus vecs, pieredzējis psihiatrs, kurš bija strādājis ar politiskiem ieslodzītajiem padomju laikos. Viņš zināja, kā atpazīt cilvēku, kurš ir pakļauts ekstremālam psihiskam spiedienam. Un nedēļās pirms 4. maija viņš redzēja daudz šādu cilvēku. Viņi nāca pie manis ar dažādiem simptomiem, doktors Kalniņš vēlāk atcerējās intervijā, kas tika publicēta tikai pēc viņa nāves. Daži nevarēja gulēt. Citi nevarēja ēst. Vēl citi vienkārši sēdēja manā kabinetā un raudāja. Un es zināju, ka viņu problēma nebija medicīniska, tā bija eksistenciāla. Viņi bija spiesti izvēlēties starp divām lietām, kas abas bija viņiem svarīgas. Doktors Kalniņš nevarēja palīdzēt viņiem ar zālēm. Viņš nevarēja palīdzēt viņiem ar terapiju. Vienīgais, ko viņš varēja darīt, bija klausīties. Un viņš klausījās stundām ilgi. Viens deputāts man teica, ka viņš sapņo par savu meitu katru nakti, doktors atceras. Viņš sapņo, ka viņa tiek aizvestā. Un viņš pamostas svīdams ar sirdi, kas pukst tik ātri, ka viņš domā, ka viņam ir sirdslēkme. Es viņam teicu, ka tas nav sirds problēma, tas ir dvēseles problēma. Bet doktors Kalniņš darīja arī kaut ko citu, kaut ko, kas varētu šķist neētisks. Viņš dokumentēja. Viņš rakstīja detalizētas piezīmes par katru pacientu, piezīmes, kas aprakstīja ne tikai viņu simptomus, bet arī viņu stāstus. Šīs piezīmes tika atrastas pēc viņa nāves, un tās atklāja šokējošu ainu par to, cik dziļi 4. maija notikumi ietekmēja cilvēku psihisko veselību. Vienā no piezīmēm doktors raksta par deputātu, kurš piedzīvoja pilnīgu nervu sabrukumu 3 dienas pirms balsojuma. Viņš man teica, ka viņš vairs nevar turpināt, doktors raksta. Ka viņš ir gatavs atteikties no sava mandāta, vienkārši lai izbēgtu no lēmuma. Es viņam jautāju, kas notiks, ja jūs atteikaties? Viņš atbildēja, es būšu drošībā. Es viņam jautāju, bet vai jūs būsiet brīvs? Viņš neatbildēja. Šis deputāts galu galā nebalsoja. Viņš neieradās uz sesiju, apgalvojot, ka ir slims. Vai viņš patiešām bija slims? Medicīniski, nē. Bet psiholoģiski, jā. Viņš bija tik salauzts no spiediena, ka viņš vienkārši nevarēja pieņemt lēmumu. Un doktors Kalniņš saprata, ka dažreiz labākais, ko var darīt, ir ļaut cilvēkam nebūt varonim. Bet lielākā daļa deputātu, kuri apmeklēja doktoru Kalniņu, galu galā balsoja. Un doktors uzskatīja, ka viņa loma bija palīdzēt viņiem atrast spēku to darīt. Es viņiem neteicu, ko darīt, viņš rakstīja. Bet es viņiem teicu, ka viņi ir spēcīgāki nekā viņi domā. Un dažreiz tas bija pietiekami. Doktora Kalniņa piezīmes atklāja arī kaut ko citu, kaut ko, kas reti tiek apspriests. Daudzi no deputātiem, kuri balsoja par neatkarību, vēlāk piedzīvoja ilgstošas psiholoģiskas problēmas. Daži no viņiem cietēja no posttraumatiskā stresa traucējumiem. Citi attīstīja depresiju. Vēl citi vienkārši nekad pilnībā neatguva savu emocionālo līdzsvaru. Mēs runājam par 4. maija balsojumu kā par triumfu, doktors Kalniņš rakstīja vienā no savām pēdējām piezīmēm. Un tas bija triumfs. Bet mums arī jāatceras, ka šis triumfs maksāja. Tas maksāja ne tikai politiski, bet arī personīgi. Daudzi no cilvēkiem, kuri balsoja tajā dienā, maksāja ar savu psihisko veselību. Un daži no viņiem vēl aizvien maksā. Vai mēs varam teikt, ka šis upuris bija vērts? Lielākā daļa cilvēku teiktu, jā.
Latvijas neatkarība bija vērta jebkuru cenu. Bet doktors Kalniņš nebija tik pārliecināts. Es neesmu politiķis, viņš rakstīja. Es esmu ārsts. Un kā ārsts es redzu cilvēkus, nevis idejas. Un es redzu, ka daudzi no šiem cilvēkiem cietēja. Un es jautāju sev, vai mēs nevarējām atrast veidu, kā sasniegt neatkarību bez tik lielas cilvēciskās cenas. Šis jautājums paliek bez atbildes. Bet tas ir jautājums, kas vērts uzdot. Jo 4. maija stāsts nav tikai par politiku vai vēsturi, tas ir arī par cilvēkiem. Par cilvēkiem, kuri bija spiesti izvēlēties starp divām lietām, kas abas bija viņiem svarīgas. Par cilvēkiem, kuri izvēlējās drosmi, bet maksāja ar savu mieru. Par cilvēkiem, kuri kļuva par varoņiem, bet nekad nejūtās kā varoņi. Un varbūt tieši tas padara viņu stāstu tik spēcīgu. Jo viņi nebija supervaroņi. Viņi bija parastie cilvēki ar parastām bailēm un parastām vājībām. Bet viņi izdarīja kaut ko ārkārtēju. Un tas ir tas, ko mēs atceramies. Ne viņu bailes, bet viņu drosmi. Ne viņu šaubas, bet viņu lēmumu. Ne viņu vājību, bet viņu spēku. Bet vai mēs atceramies arī cenu, ko viņi maksāja? Vai mēs atceramies, ka aiz katra Jāga balsojuma bija cilvēks, kurš varbūt visu nakti nevarēja aizmigt? Vai mēs atceramies, ka aiz katra triumfa bija arī asaras, bailes un upuris? Doktors Kalniņš uzskatīja, ka mums vajadzētu. Ja mēs atceramies tikai triumfu, mēs aizmirstam cilvēcību, viņš rakstīja. Un ja mēs aizmirstam cilvēcību, mēs riskējam atkārtot tās pašas kļūdas nākotnē. Jo mēs domāsim, ka varonība ir viegla. Bet tā nav. Varonība ir grūta. Un tā maksā. Šīs ir mācības, ko doktors Kalniņš mēģināja nodot. Bet vai kāds klausījās? Vai kāds lasīja viņa piezīmes? Vai kāds saprata, ko viņš mēģināja pateikt? Varbūt nē. Varbūt mēs visi esam pārāk aizņemti, svinot triumfu, lai apstātos un domātu par cenu. Bet varbūt ir pienācis laiks to darīt. Pienācis laiks atcerēties ne tikai to, ko mēs ieguvām 4. maijā, bet arī to, ko mēs zaudējām. Un pienācis laiks godināt ne tikai tos, kas bija drosmīgi, bet arī tos, kas bija vāji, bet balsoja tāpat. Jo galu galā tieši tas padara 4. maija stāstu tik cilvēcisku. Tas nav stāsts par dieviem vai supervaroņiem. Tas ir stāsts par cilvēkiem, cilvēkiem ar visām viņu nepilnībām, bailēm un šaubām. Cilvēkiem, kuri, neskatoties uz visu, izvēlējās būt brīvi. Un vai nav tieši tas, kas padara viņu izvēli tik iedvesmojošu? Ne tas, ka viņi nebaidījās, bet tas, ka viņi baidījās un tāpat rīkojās. Ne tas, ka viņi nešaubījās, bet tas, ka viņi šaubījās un tāpat balsoja. Ne tas, ka viņi bija stipri, bet tas, ka viņi bija vāji un tāpat uzvarēja. Tā ir patiesā varonība. Un tā ir patiesā 4. maija noslēpuma būtība. Zem augstākās padomes ēkas pastāvēja tuneļu tīkls, par kuru oficiālajos plānos nebija ne vārda. Šie tuneļi tika būvēti 50. gados, laikā, kad katrai nozīmīgai padomju ēkai bija jābūt savienojumam ar pazemes komunikāciju sistēmu, kas ļautu vadītājiem evakuēties kodolkara gadījumā. Bet šie tuneļi kalpoja arī citiem mērķiem. Tie bija vietas, kur varēja notikt sarunas, kuras neviens nedrīkstēja dzirdēt. Vietas, kur varēja pazust dokumenti. Vietas, kur varēja pazust cilvēki. 3. maija vakarā, 1991. gadā, kāds cilvēks nokāpa šajos tuneļos, nesot melnu somiņu. Viņš zināja, ka viņu neviens neseko, viņš bija pārbaudījis 3 reizes. Bet viņš arī zināja, ka tas, ko viņš nes, varētu mainīt visu. Somiņā bija dokumenti par katru deputātu, kurš plānoja balsot par neatkarību. Dokumenti, kas saturēja visu, viņu ģimeņu adreses, viņu finansiālo stāvokli, viņu veselības problēmas, viņu noslēpumus. Šie dokumenti bija vākti gadiem ilgi. Un tagad tie bija gatavi lietošanai. Bet šis cilvēks nenesa tos uz VP centrāli. Viņš nesa tos projām no tās. Kāpēc?
Un kas viņš bija, varonis vai nodevējs? Šo cilvēku sauca Valdis. Viņš bija 47 gadus vecs, kā virsnieks ar 25 gadu pieredzi. Viņš nebija augstā ranga, viņš bija vidējā līmeņa administrators, cilvēks, kurš pārvaldīja arhīvus un dokumentus. Bet tieši tāpēc viņš zināja vairāk nekā lielākā daļa augstāko virsnieku. Viņš zināja, kur ir apglabāti visi noslēpumi. Un viņš zināja, kā tos izņemt, neradot aizdomu. Valdis nebija ideālists. Viņš nebija pievienojies VK, jo ticēja komunismam, viņš pievienojās, jo tas piedāvāja stabilu karjeru un iespēju dzīvot labāk nekā lielākā daļa cilvēku. Viņa alga bija 300 rubļu mēnesī, viņam bija dzīvoklis ar 3 istabām Rīgas centrā, un viņa bērni varēja studēt labākajās augstskolās. Viņš bija cilvēks, kurš bija izvēlējies drošību pār principiem. Bet 3. maija vakarā kaut kas viņā mainījās. Es sēdēju savā kabinetā un skatījos uz šiem dokumentiem, Valdis vēlāk pastāstīja intervijā, kas tika ierakstīta, bet nekad publicēta. Un es sapratu, ka šie dokumenti tiks izmantoti, lai iznīcinātu cilvēkus. Ne tikai politiski, fiziski. Es zināju, ka daži no maniem kolēģiem bija gatavi darīt visu. Un es jautāju sev, vai es vēlos būt daļa no tā. Valdis pavadīja stundu, domājot. Viņš domāja par savu ģimeni, par to, kas notiks ar viņiem, ja viņš tiks pieķerts. Viņš domāja par savu pensiju, par savu dzīvokli, par visu, ko viņš bija uzcēlis 25 gadu laikā. Bet viņš domāja arī par kaut ko citu, par to, kā viņš vēlētos, lai viņa bērni viņu atceras. Kā cilvēku, kurš sekoja pavēlēm? Vai kā cilvēku, kurš vienreiz savā dzīvē izdarīja pareizo lietu? Pulkst 22 Valdis pieņēma lēmumu. Viņš paņēma dokumentus, visu mapi, kas saturēja informāciju par 17 deputātiem, un ielika tos melnā somiņā. Pēc tam viņš izgāja no sava kabineta, aizslēdza durvis un devās uz tuneļiem. Viņš zināja, ka viņam ir tikai dažas stundas, pirms kāds pamanīs, ka dokumenti ir pazuduši. Un viņš zināja, ka viņam ir jārīkojas ātri. Tuneļi bija tumši un mitri. Valdis izmantoja kabatas lukturīti, lai atrastu ceļu. Viņš gāja aptuveni 15 minūtes, līdz sasniedza vietu, kur tunelis sazarojās. Tur viņš apstājās un izņēma dokumentus no somiņas. Viņš skatījās uz tiem pēdējo reizi, uz vārdiem, fotogrāfijām, detaļām par cilvēku dzīvēm, kas bija vāktas bez viņu ziņas. Un tad viņš sāka tos plēst. Es plēsu katru lapu atsevišķi, Valdis atceras. Es gribēju būt pārliecināts, ka neviens nekad nevarēs tos salikt atpakaļ kopā. Un kamēr es plēsu, es domāju par cilvēkiem, kuru dzīves es glābju. Es nezināju viņus personīgi. Bet es zināju, ka viņi ir cilvēki ar ģimenēm, ar cerībām, ar bailēm. Tāpat kā es. Valdis pavadīja stundu, plēšot dokumentus. Pēc tam viņš savāca fragmentus un iebāza tos vecā kanalizācijas caurulē, kas vairs netika izmantota. Viņš zināja, ka tie tur paliks, varbūt uz visiem laikiem. Un viņš zināja, ka bez šiem dokumentiem VK operatīvā grupa būs daudz mazāk efektīva. Viņi vēl aizvien varēs draudēt, bet viņi nevarēs izmantot konkrētu informāciju, kas padarītu viņu draudus patiešām bīstamus. Kad Valdis atgriezās savā kabinetā, bija jau gandrīz pusnakts. Viņš zināja, ka viņam ir jārīkojas normāli, jāizdara tā, it kā nekas nebūtu noticis. Viņš sēdēja pie sava galda un rakstīja ziņojumu par rutīnas pārbaudi. Bet viņa rokas trīcēja. Un viņš zināja, ka rīt, kad dokumenti tiks pieprasīti, viņa dzīve mainīsies uz visiem laikiem. Nākamajā rītā, 4. maija rītā, Valdis ieradās darbā kā parasti. Viņš zināja, ka jautājums par dokumentiem nāks. Un tas nāca 10:00. Viņa priekšnieks, augsta ranga virsnieks, kuru Valdis baidījās vairāk nekā jebkuru citu, ienāca viņa kabinetā un jautāja, kur ir deputātu dosjes. Valdis bija sagatavojis atbildi. Tās tika pārceltas uz centrālo arhīvu, viņš teica. Saskaņā ar jūsu rīkojumu. Tas bija meli. Nebija bijis nekāda rīkojuma.
Bet Valdis cerēja, ka haoss, kas valdīja tajās dienās, ļaus viņam izvairīties vismaz dažas stundas. Viņa priekšnieks skatījās uz viņu ilgi. Es neesmu devis nekādu rīkojumu, viņš teica. Valdis jūta, ka viņa sirds sāk pukstēt ātrāk. Tad, visticamāk, tas bija no Maskavas, viņš teica. Es saņēmu telefona zvanu vakar vakarā. Vēl viens meli. Bet šoreiz tas strādāja. Priekšnieks paraustīja plecus un izgāja. Valdis zināja, ka viņam ir vēl dažas stundas, varbūt diena, pirms patiesība tiks atklāta. Bet Valdis neizmantoja šo laiku, lai bēgtu. Viņš palika savā kabinetā un turpināja strādāt. Kāpēc? Jo es gribēju redzēt, viņš saka. Es gribēju redzēt, vai mana rīcība patiešām kaut ko mainīja. Es gribēju redzēt, vai deputāti balsos. Un ja viņi balsotu, es zinātu, ka tas, ko es izdarīju, bija vērts. Palkst 14 Valdis dzirdēja ziņas. Balsojums bija noticis. Deputāti bija balsojuši par neatkarību. Gandrīz vienprātīgi. Valdis sēdēja savā kabinetā un raudāja. Es nekad neesmu bijis emocionāls cilvēks, viņš saka. Bet tajā brīdī es nevarēju valdīt pār sevi. Es sapratu, ka es biju daļa no kaut kā lielāka par mani. Un tas bija labākais sajūta, kādu es jebkad esmu piedzīvojis. Bet šī sajūta ilga tikai dažas minūtes. Palkst 15 Valdis tika arestēts. Viņa priekšnieks bija pārbaudījis ar Maskavu, nebija bijis nekāda rīkojuma. Un kad viņi pārbaudīja arhīvu, dokumenti nebija atrodami. Valdis tika apsūdzēts par dokumentu zādzību un valsts nodevību. Viņš tika turēts apcietinājumā 3 mēnešus. Bet tad notika kaut kas negaidīts. Padomju Savienība sāka sabrukt. Latvija kļuva arvien neatkarīgāka. Un VD zaudēja savu varu. Valdis tika atbrīvots, ne tāpēc, ka viņš būtu atzīts par nevainīgu, bet tāpēc, ka sistēma, kas viņu apsūdzēja, vairs nepastāvēja. Pēc atbrīvošanas Valdis dzīvoja klusi. Viņš zaudēja savu darbu, savu pensiju, savu dzīvokli. Viņa ģimene cietēja, viņa sieva zaudēja darbu, viņa bērni tika izslēgti no augstskolām. Bet Valdis nekad nenožēloja savu lēmumu. Es zaudēju visu, viņš saka. Bet es ieguvu kaut ko, ko nevar nopirkt, es ieguvu mieru ar sevi. Es zinu, ka es izdarīju pareizo lietu. Un tas ir vairāk vērts nekā jebkāds dzīvoklis vai pensija. Valdis stāsts ir viens no tiem, kas reti tiek stāstīti. Mēs runājam par deputātiem, kas balsoja. Mēs runājam par aktīvistiem, kas cīnījās. Bet mēs reti runājam par cilvēkiem kā Valdis, cilvēkiem, kuri strādāja sistēmā, bet izvēlējās to nodevīt. Cilvēkiem, kuri riskēja ar visu, lai darītu pareizo lietu, pat ja neviens nekad to neuzzinātu. Vai Valdis bija varonis? Daži teiktu, jā. Citi teiktu, viņš bija tikai cilvēks, kurš mēģināja izpirkt gadus, kas pavadīti, kalpojot sistēmai, kuru viņš beidzot saprata kā ļaunu. Bet varbūt patiesība ir tāda, ka varonība nav par to, kas tu esi bijis, tā ir par to, ko tu izvēlies darīt brīdī, kad tas ir svarīgi. Un Valdis izvēlējās pareizi. Viņa izvēle, visticamāk, neglāba visus 17 deputātus, daži no viņiem tika draudēti tāpat. Bet tā padarīja VDK operāciju daudz grūtāku. Un varbūt, tikai varbūt, tā izglāba vienu vai divus cilvēkus no tā, lai viņi mainītu savu lēmumu pēdējā brīdī. Ingrīda Junzis zināja par Valdis. Viņa arhīvā ir piezīme, datēta ar māju 1991. gadā, dzirdēju par VVK virsnieku, kurš iznīcināja dokumentus. Nevaru pārbaudīt, vai tas ir taisnība. Bet ja tas ir, tad viņš ir viens no īstajiem varoņiem šajā stāstā. Jo viņam bija vairāk ko zaudēt nekā jebkuram no mums. Junzis nekad nemēģināja atrast Valdis. Varbūt viņš baidījās, ka tas varētu apdraudēt viņu. Vai arī varbūt viņš saprata, ka daži varoņi vēlas palikt anonīmi. Bet Valdis stāsts uzdod svarīgu jautājumu, cik daudz vēl ir cilvēku kā viņš? Cik daudz cilvēku, kuri strādāja sistēmā, bet slepeni tai pretojās?
Cik daudz cilvēku, kuri izdarīja mazas, klusas lietas, kas kopā mainīja vēstures gaitu. Mēs nekad to neuzzināsim, jo lielākā daļa no šiem cilvēkiem nekad nerunāja par to, ko viņi darīja. Daži no viņiem baidījās. Citi vienkārši uzskatīja, ka tas, ko viņi darīja, nebija pietiekami nozīmīgs, lai par to runātu. Bet kopā viņu darbības veidoja kaut ko lielu, pretestības tīklu, kas pastāvēja pat sistēmas sirdī. Un varbūt tieši tas ir patiešām svarīgais 4. maija noslēpums. Ne tas, ka daži cilvēki bija varoņi, bet tas, ka daudzi cilvēki, simtiem, varbūt tūkstošiem, izdarīja mazas, drosmes pilnas lietas. Un kopā šīs mazās lietas mainīja visu. Bet kamēr valdis iznīcināja dokumentus tuneļos, cits cilvēks veica savu klusu revolūciju. Šis cilvēks nebija ne vedkā virsnieks, ne deputāts, ne aktīvists. Viņš bija vienkārši tehniķis, cilvēks, kurš uzturēja telefonu sistēmu augstākajā padomē. Un viņš zināja kaut ko, ko neviens cits nezināja, viņš zināja, kuras telefonu līnijas tika noklausītas. Sauksim šo cilvēku par Juri. Viņš bija 51 gadu vecs, strādāja telekomunikāciju nozarē kopš 17 gadu vecuma. Viņš zināja katru vadu, katru slēdzi, katru savienojumu augstākās padomes ēkā. Un viņš zināja arī, ka VK bija uzstādījusi noklausīšanās ierīces gandrīz katrā kabinetā. Tas nebija noslēpums, Juris vēlāk pastāstīja. Ik viens, kurš strādāja ar telefonu sistēmām, zināja, ka VK klausās. Bet mēs nevarējām neko darīt. Ja mēs būtu mēģinājuši noņemt ierīces, mūs būtu arestējuši. Tāpēc mēs vienkārši dzīvojām ar to. Bet nedēļu pirms 4. maija balsojuma Juris sāka domāt, kas notiktu, ja viņš varētu traucēt noklausīšanos. Nepilnībā tas būtu pārāk acīm redzami. Bet pietiekami, lai padarītu to neusticamu. Pietiekami, lai VK nevarētu izmantot informāciju, ko viņi dzird. Juris pavadīja 3 naktis izstrādājot plānu. Viņš nevarēja vienkārši pārgriezt vadus, tas būtu bijis pārāk acīm redzami. Bet viņš varēja izdarīt kaut ko smalkāku. Viņš varēja pievienot traucējumus, mazus elektriskus traucējumus, kas padarītu ierakstus neskaidrus un grūti saprotamus. Traucējumus, kas varētu tikt izskaidroti kā tehniskas problēmas. 3. maija naktī Juris ieradās augstākajā padomē 2:00 no rīta. Viņš teica apsargam, ka viņam ir jāpārbauda telefonu sistēma pirms svarīgās sesijas. Apsargs viņu ielaida, Juris bija pazīstama seja, cilvēks, kurš bija strādājis ēkā gadiem ilgi. Neviens neaizdomājās. Juris pavadīja 4 stundas, strādājot ar vadiem un slēdžiem. Viņš pievienoja mazas pretestības ierīces, kas radīja troksni telefonu līnijās. Nepietiekami daudz, lai padarītu telefonus nelietojamus, bet pietiekami, lai padarītu noklausīšanās ierakstus gandrīz bezjēdzīgus. Es zināju, ka tas nedarbosies uz visiem laikiem, Juris saka. Bet es zināju, ka tam ir jādarbojas tikai vienu dienu, 4. maija dienu. Un tas darbojās. 4. maija rītā, kad deputāti sāka ierasties un runāt pa telefonu, VK operatori pamanīja, ka ieraksti ir pilni ar troksni. Viņi mēģināja labot problēmu, bet nevarēja atrast cēloni. Viņi domāja, ka tā ir tehniska kļūme, tieši tas, ko Juris gribēja, lai viņi domātu. Rezultātā VT zaudēja vienu no saviem svarīgākajiem informācijas avotiem tieši tajā dienā, kad tas viņiem bija visvairāk vajadzīgs. Viņi nevarēja dzirdēt, ko deputāti runā savās privātajās sarunās. Viņi nevarēja dzirdēt, kā deputāti viens otru iedrošina. Viņi nevarēja dzirdēt, kā tiek plānota stratēģija. Es nekad neesmu teicis nevienam, ko es izdarīju, Juris saka. Ne savai sievai, ne saviem bērniem, ne saviem draugiem. Es vienkārši turēju to sevī. Jo es zināju, ka ja es runātu, es varētu apdraudēt sevi un citus. Juris turpināja strādāt augstākajā padomē vēl 2 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Pēc tam viņš pensionējās un dzīvoja klusi. Viņš nekad nelūdza atzinību, nekad nestāstīja savu stāstu. Viņš vienkārši dzīvoja, zinot, ka viņš bija izdarījis savu daļu.
Vai Jura rīcība mainīja balsojuma rezultātu? Visticamāk, nē. Deputāti jau bija izlēmuši balsot par neatkarību. Bet Jura rīcība padarīja viņu lēmumu drošāku. Tā padarīja grūtāku VDK izsekot viņu plāniem. Un varbūt, tikai varbūt, tā izglāba kādu no tā, lai tiktu identificēts kāda problēma un tiktu draudēts vēl intensīvāk. Ingrīda Jundzis nekad nezināja par Juri. Bet viņš zināja, ka bija cilvēki kā viņš. Vienā no savām piezīmēm Jundzis raksta: es esmu pārliecināts, ka ir simtiem cilvēku, kuri izdarīja mazas lietas, kas palīdzēja mums uzvarēt. Cilvēki, kurus mēs nekad neuzzināsim. Cilvēki, kuri nekad nelūgs atzinību. Bet bez viņiem mēs nebūtu šeit. Šie cilvēki, Valdis, Juris un neskaitāmi citi, ir aizmirstie varoņi 4. māja stāstā. Viņi nav tie, par kuriem mēs lasām vēstures grāmatās. Viņi nav tie, kuru vārdi ir uz pieminekļiem. Bet viņi ir tie, kas padarīja vēsturi iespējamu. Un varbūt ir pienācis laiks viņus atcerēties. Ne ar pieminekļiem vai ceremonijām, viņi, visticamāk, negribētu to, bet vienkārši ar atzīšanu, ka varonība nāk dažādās formās. Dažreiz tā ir publiska un dramatiska. Bet dažreiz tā ir klusa un neredzama. Un abas ir vienlīdz svarīgas. Vai jūs zināt kādu, kurš izdarīja kaut ko līdzīgu? Kādu, kurš klusībā pretojās, kurš slepeni palīdzēja, kurš riskēja, lai darītu pareizo lietu? Varbūt ir pienācis laiks viņu stāstam tikt izstāstītam. Bet starp visiem noslēpumiem, kas apņem 4. māja balsojumu, ir viens, kas ir visbīstamākais un vismazāk izpētītais. Tas ir noslēpums par dokumentiem, kas tika iznīcināti ne pirms balsojuma, bet pēc tā. Dokumentiem, kas varētu atklāt patiesību par to, kas patiešām notika aiz slēgtām durvīm. Dokumentiem, kas varētu mainīt visu, ko mēs domājam, ka zinām. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas bija cerības, ka VDK arhīvi tiks pilnībā atvērti un ka vēsturnieki varēs piekļūt visiem dokumentiem. Bet tas nenotika. Daži arhīvi tika atvērti, bet daudzi, īpaši tie, kas attiecās uz augstākajiem varas līmeņiem, palika slēgti. Un daži vienkārši pazuda. Ingrīda Jundzis pavadīja gadus, mēģinot atrast šos pazudušos dokumentus. Viņš runāja ar bijušajiem VK darbiniekiem, ar arhīvistiem, ar cilvēkiem, kuri apgalvoja, ka zina, kur dokumenti varētu būt. Bet viņš nekad neatrada tos. Ir dokumenti, kas eksistē kaut kur, viņš rakstīja vienā no savām pēdējām piezīmēm. Dokumenti, kas varētu atklāt vārdus to cilvēku, kuri tika šantažēti, vārdus to cilvēku, kuri veica šantāžu, vārdus to cilvēku, kuri zināja, bet klusēja. Bet šie dokumenti ir apslēpti. Un es baidos, ka tie paliks apslēpti uz visiem laikiem. Kāpēc šie dokumenti tika iznīcināti? Ir vairākas teorijas. Viena teorija ir tāda, ka tos iznīcināja paši VK darbinieki, pirms viņi pameta Latviju. Viņi negribēja, lai viņu noziegumi tiktu atklāti. Viņi negribēja, lai viņu upuri varētu viņus identificēt. Tāpēc viņi sadedzināja dokumentus, sadrūpināja cietās diskas, iznīcināja visu, kas varētu viņus inkriminēt. Cita teorija ir tumšāka. Tā apgalvo, ka dokumentus iznīcināja ne VK, bet cilvēki, kuri vēlāk kļuva par nozīmīgām figūrām neatkarīgajā Latvijā. Cilvēki, kuri negribēja, lai viņu pagātne, viņu vājuma brīži, viņu sadarbība, viņu kompromisi tiktu atklāta. Šī teorija ir kontroversāla un tai nav tiešu pierādījumu. Bet tā pastāv. Un tā atsakās pazust. Trešā teorija ir visvairāk satraucoša. Tā apgalvo, ka dokumenti netika iznīcināti vispār, ka tie joprojām eksistē, apslēpti kaut kur, gaidot īsto brīdi, lai tiktu atklāti. Ka ir cilvēki, kuri tos tur kā apdrošināšanu, kā ieroču, ko var izmantot, ja nepieciešams. Ka 4. māja noslēpumi joprojām ir dzīvi un bīstami. Vai kāda no šīm teorijām ir patiesa? Mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka ir cilvēki, kuri joprojām baidās. Cilvēki, kuri joprojām atsakās runāt par to, kas notika. Cilvēki, kuri, kad viņiem uzdod jautājumus par 4. māja priekšvakaru, kļūst nervozi un maina tēmu.
Viens bijušais deputāts, kurš vēlāk kļuva par ministru, reiz teica intervijā, ir lietas, par kurām ir labāk nekad nerunāt. Ne tāpēc, ka tās ir kauns, bet tāpēc, ka tās varētu sāpināt cilvēkus, kuri jau ir cietuši pietiekami. Kad žurnālists viņam jautāja kādas lietas, viņš atteicās atbildēt. Un viņš nekad vairs nedeva intervijas par 4. maija tēmu. Šī klusēšana ir saprotama. Cilvēki, kuri piedzīvoja 4. maija notikumus, zina, cik sarežģīta un sāpīga patiesība ir. Viņi zina, ka ne visi bija varoņi, ka ne visi bija drosmīgi, ka ne visi izdarīja pareizo lietu katrā brīdī. Un viņi baidās, ka atklājot šo patiesību, viņi varētu sabojāt leģendu par vienprātīgu, varonīgu tautu, kas cīnījās par savu brīvību. Bet vai leģenda ir svarīgāka par patiesību? Vai mums vajadzētu turpināt svinēt vienkāršoto versiju par 4. maija balsojumu, pat ja mēs zinām, ka patiesība ir, bet mums arī ir vajadzīga patiesība, lai saprastu, kā padarīt to labāku. Tā ir līdzsvara meklēšana, līdzsvars starp leģendu un patiesību, starp iedvesmu un godīgumu, starp pagātnes svinēšanu un tās izpratni. Un tas nav viegls līdzsvars. Bet tas ir līdzsvars, ko mums ir jāatrod, ja mēs patiešām vēlamies godināt tos, kas cīnījās par mūsu brīvību. Jo galu galā viņi necīnījās par leģendu. Viņi cīnījās par patiesību, par tiesībām dzīvot patiesībā, runāt patiesībā, būt brīviem patiesībā. Un ja mēs tagad slēpjam patiesību par viņu cīņu, mēs nodevām to, par ko viņi cīnījās. Tāpēc varbūt ir pienācis laiks uzdot grūtos jautājumus. Laiks meklēt pazudušos dokumentus. Laiks runāt ar cilvēkiem, kuri vēl aizvien dzīvo un zina patiesību. Laiks būt pietiekami drosmīgiem, lai saskārtos ar to, ka mūsu varoņi bija cilvēki, nepilnīgi, baidīgi, šauboties cilvēki, kuri tomēr izdarīja kaut ko ārkārtēju. Jo tieši tas padara viņu stāstu tik spēcīgu. Ne tas, ka viņi bija perfekti, bet tas, ka viņi nebija. Ne tas, ka viņi nebaidījās, bet tas, ka viņi baidījās un tāpat rīkojās. Ne tas, ka viņiem nebija izvēles, bet tas, ka viņiem bija izvēle un viņi izvēlējās pareizi. Un vai nav tieši tas, ko mēs vēlamies, lai mūsu bērni mācās? Ne to, ka varonība ir viegla, bet to, ka tā ir grūta un tāpēc vērtīga. Ne to, ka mums ir jābūt perfektiem, bet to, ka mums ir jācenšas darīt pareizo lietu, pat kad tas ir grūti. Ne to, ka vēsture ir vienkārša, bet to, ka tā ir sarežģīta un tāpēc vērta izpētes. Tās ir mācības, ko 4. maija stāsts var mums mācīt. Bet tikai tad, ja mēs esam gatavi klausīties. Tikai tad, ja mēs esam gatavi pieņemt patiesību, visu patiesību, ne tikai ērtās daļas. Tikai tad, ja mēs esam gatavi būt tikpat drosmīgi, cik bija tie, par kuriem mēs runājam. Vai mēs esam gatavi? Tas ir jautājums, uz kuru katram no mums ir jāatbild pašam. Pirmo reizi 35 gados vīrietis, kurš bija atbildīgs par Ingrīda Jundzes personīgo drošību 4. maija priekšvakarā, piekrīt runāt kameras priekšā. Tas, ko viņš mums pastāsta par pēdējām nedēļām pirms balsojuma, apgāzīs visu, ko jūs domājāt, ka zināt. No privātām sarunām starp Jundzes un deputātiem, kuri svārstījās, līdz izmisīgajiem plāniem, kā aizsargāt tos, kuri saņēma nāves draudus, līdz brīdim, kad viņš saprata, ka pats Jundzes ir kļuvis par mērķi. Ekskluzīva liecība, kas jūs turēs aizturētu elpu līdz pašam beigām. Šis cilvēks, sauksim viņu par Robertu, bija 42 gadus vecs 1991. gadā. Viņš nebija profesionāls apsargs, viņš bija vienkārši Jundzes draugs, kurš saprata, ka situācija kļūst bīstama. Ingrīda saņēma pirmo nopietno draudu 2. maija vakarā, Roberts atceras. Telefona zvans. Balss krieviski teica, jūs zināt pārāk daudz. Un cilvēki, kas zina pārāk daudz, dažreiz pazūd. Ingrīda mēģināja izlikties, ka tas viņu neietekmē. Bet es redzēju, ka viņa rokas trīc, kad viņš noliek klausuli. Kas bija šie cilvēki, kuri draudēja vēsturniekam? Kāpēc viņi baidījās no tā, ko Jundzes zināja? Un vai viņi patiešām bija gatavi īstenot savus draudus? Roberts pavadīja nākamās 2 dienas, sekojot Jundzes kā ēna.
Viņš gāja ar viņu uz tikšanām ar deputātiem, stāvēja pie durvīm, kamēr Jundzis runāja, pārbaudīja katru auto, kas apstājās pārāk tuvu. Es nebiju apmācīts šim darbam, Roberts saka. Bet es zināju, ka Ingrīda ir pārāk svarīgs, lai ļautu viņam kaut kas notiek. Viņš bija vienīgais cilvēks, kurš varēja runāt ar abām pusēm. Bez viņa viss varēja sabrukt. Bet Roberts nebija vienīgais, kurš to saprata. Arī VK to saprata. Un tieši tāpēc viņa vēlējās Jundzis apklusināt, ne obligāti fiziski, bet psiholoģiski. Viņi vēlējās, lai viņš baidītos, lai viņš pārstātu runāt ar deputātiem, lai viņš pārstātu būt tilts starp pretējām pusēm. 3. maija rītā Jundzis atrada savu auto ar izdurstām riepām. Tas varēja būt nejaušība, bet Roberts nezināja, ka tas bija. Mēs abiem sapratām, ka tas ir vēstījums, viņš saka. Vēstījums, kas saka, mēs zinām, kur tu dzīvo, mēs zinām, kur tu brauc, mēs varam tevi sasniegt jebkurā brīdī. Jundzis neko neteica. Viņš vienkārši pasūtīja taksometru un turpināja savu dienu. Bet Roberts redzēja, ka kaut kas viņā ir mainījies. Viņš kļuva klusāks, Roberts saka. Viņš skatījās pār plecu biežāk. Viņš pārbaudīja, vai durvis ir aizslēgtas 2 reizes, nevis 1. Viņš bija nobijies. Bet viņš turpināja. Tajā pašā dienā Jundzis tikās ar 3 deputātiem, kuri bija saņēmuši draudus. Roberts stāvēja pie durvīm, klausoties fragmentos. Es dzirdēju Ingrīdu sakām, jūs neesat vieni. Mēs visi esam kopā. Un ja viņi mēģinās jums kaut ko darīt, viņi zaudēs vairāk nekā iegūs. Viens no deputātiem jautāja, bet kas notiks ar maniem bērniem? Un Ingrīda atbildēja, jūsu bērni dzīvos brīvā valstī. Vai tas nav vērts riskēt? Šī saruna, Roberts saka, mainīja visu. Es redzēju, kā šie deputāti ienāca, salauzti, nobijušies, gatavi padoties. Un es redzēju, kā viņi izgāja, joprojām nobijušies, bet ar kaut ko citādu acīs. Ar apņemšanos. Ingrīda viņiem nedeva drosmi, viņš viņiem atgādināja par drosmi, kas viņiem jau bija. Bet 4. maija rītā notika kaut kas, kas gandrīz visu sabojāja. Viens no deputātiem, tas pats, kurš bija jautājis par saviem bērniem, nesaņēma telefona zvanu no savas sievas. Viņš zvanīja mājās vairākas reizes, bet neviens neatbildēja. Viņš sāka paniku. Viņš domāja, ka viņi ir paņēmuši viņa ģimeni, Roberts saka. Viņš bija gatavs neierasties uz balsojumu. Viņš teica, es nevaru. Es vienkārši nevaru. Jundzis rīkojās ātri. Viņš nosūtīja Robertu uz deputāta māju, lai pārbaudītu, kas notiek. Es braucu ar taksometru ātrāk nekā jebkad, Roberts atceras. Un kad es ierados, es atradu deputāta sievu un bērnus, viņi bija vienkārši izgājuši pastaigāties parkā. Telefons bija salūzis. Tas bija viss. Vienkārša tehniska problēma. Roberts nekavējoties piezvanīja Jundzis, kurš piezvanīja deputātam. Ingrīda viņam teica, jūsu ģimene ir droša. Tagad ejiet un balsojiet. Un viņš to izdarīja. Šis incidents atklāja kaut ko svarīgu par 4. maija dienu, cik trausls bija viss. Cik viegli viss varēja sabrukt. Cik daudz bija atkarīgs no mazām lietām, no telefona zvana, no pārliecinošiem vārdiem, no cilvēkiem kā Roberts, kuri bija gatavi riskēt, lai palīdzētu citiem. Pēc balsojuma Roberts domāja, ka viņa darbs ir beidzies. Bet viņš kļūdījās. Draudi pret Ingrīdu turpinājās vēl mēnešiem, viņš saka. Telefona zvani naktī. Vēstules ar draudiem. Reiz kāds pat mēģināja ielausties viņa dzīvoklī, kamēr viņš bija prom. Mēs nekad neuzzinājām, kas tas bija. Bet mēs zinājām, ka tas nebija parasts zaglis. Jundzis dzīvoja ar šiem draudiem līdz pat savai nāvei. Viņš nekad publiski nerunāja par tiem, viņš negribēja radīt iespaidu, ka viņš ir upuris. Bet viņa tuvākie draugi zināja. Un viņi zināja arī, ka Jundzis maksāja augstu cenu par savu drosmi. Ingrīda bija varonis, Roberts saka.
bet ne tāds varonis, kādu mēs iedomājamies. Viņš nebija nebijīgs. Viņš bija nobijies katru dienu cilvēkiem, kuri zaudēja savu mieru, savu drošību, dažreiz pat savu veselību, bet ieguva kaut ko, ko nevar izmērīt ar parastiem mēriem. Vai jūs būtu gatavi izdarīt to pašu? Vai jūs būtu gatavi zaudēt savu mieru, lai jūsu bērni varētu dzīvot brīvībā? Tas ir jautājums, ko katram no mums ir jāuzdod sev. Bet starp visiem cilvēkiem, kas zināja 4. maija noslēpumus, bija viens, kurš zināja pašu tumšāko noslēpumu. Šis cilvēks nebija ne deputāts, ne VDK aģents, ne aktīvists. Viņš bija tulks, cilvēks, kurš tulkoja slepenās sarunas starp Maskavas pārstāvjiem un latviešu politiķiem. Un viņš dzirdēja kaut ko, kas nekad nav kļuvis publiski zināms, sarunu par galīgo risinājumu. Sauksim šo tulku par Edgaru. Viņš bija 58 gadus vecs, strādāja kā tulks kopš 30 gadiem. Viņš runāja 5 valodās un bija uzticams, tik uzticams, ka viņam tika atļauts piedalīties pat visnoslēpumainākajās sanāksmēs. Es biju neredzams, Edgars vēlāk pastāstīja. Cilvēki runāja manā klātbūtnē tā, it kā es nebūtu tur. Viņi aizmirsa, ka es dzirdu visu, saprotu visu, atceros visu. 1. maija vakarā, 1991. gadā, Edgars tika uzaicināts tulkot sarunu starp augsta ranga Maskavas ierēdni un 2 vietējiem VDK virsniekiem. Saruna notika slēgtā telpā, tālu no jebkādām ausīm. Maskavas cilvēks bija dusmīgs, Edgars atceras. Viņš teica, ka balsojums par neatkarību ir neizbēgams un ka viņiem ir jārīkojas ātri. Viņš jautāja, vai mēs esam gatavi galīgajam risinājumam? Edgars apstājās, tulkojot šos vārdus. Viņš zināja, ko galīgais risinājums nozīmēja vēsturiskajā kontekstā. Un viņš baidījās, ka tas varētu nozīmēt to pašu tagad. Viens no vietējiem virsniekiem jautāja, ko tieši jūs domājat ar galīgo risinājumu? Un Maskavas cilvēks atbildēja, jūs zināt, ko es domāju. Ja mēs nevaram apturēt balsojumu, mums ir jāaptur tie, kas balso. Šie vārdi, Edgars saka, lika viņa sirdī apstāties. Es sapratu, ka viņi runā par slepkavībām. Ne par draudiem, ne par iebiedēšanu, par faktiskām slepkavībām. Un es sapratu, ka man ir jāizdara izvēle, vai es turpinu tulkot un klusēju, vai arī es kaut ko daru. Edgars izvēlējās rīkoties. Pēc sanāksmes viņš nekavējoties devās pie Ingrīda Jundzes. Es viņam pastāstīju visu, Edgars saka. Katru vārdu, katru detaļu. Un Ingrīda kļuva ļoti bāls. Viņš man jautāja, vai jūs esat pārliecināts, ka viņi runāja nopietni? Es atbildēju, es nekad neesmu bijis tik pārliecināts par kaut ko savā dzīvē. Jundzis rīkojās nekavējoties. Viņš sazinājās ar vairākiem deputātiem, brīdinot viņus, ka draudi ir kļuvuši daudz nopietņāki. Viņš organizēja neformālu aizsardzības tīklu, cilvēkus, kuri būtu gatavi palikt pie deputātiem, kas bija visvairāk apdraudēti. Un viņš sazinājās ar ārvalstu žurnālistiem, informējot viņus, ka ja kaut kas notiktu ar kādu no deputātiem, pasaule to uzzinātu. Ingrīda stratēģija bija vienkārša, Edgars saka. Padarīt to publisku. Ja Maskava zinātu, ka pasaule vēro, viņi neuzdrošinātos rīkoties. Jo slepkavība būtu pārāk acīmredzama, pārāk riskanta. Tā radītu starptautisku skandālu, ko viņi nevarētu atļauties. Vai šī stratēģija strādāja? Mēs nekad to neuzzināsim pilnībā. Bet fakts ir tāds, ka neviens deputāts netika nogalināts. Neviens netika fiziski uzbrukts. Draudi turpinājās, bet tie nekad netika īstenoti. Un Edgars tic, ka Jundzes rīcība bija iemesls. Ingrīda izglāba dzīvības, Edgars saka. Varbūt 1, varbūt 5, varbūt 10. Mēs nekad neuzzināsim precīzu skaitu. Bet es zinu, ka bez viņa dažas no šīm dzīvībām būtu bijušas zaudētas. Pēc 4. maija balsojuma Edgars turpināja strādāt kā tulks. Bet viņš nekad vairs netulkoja VT sanāksmes. Es teicu, ka esmu slims, viņš saka. Un es turpināju būt slims, līdz VT vairs nepastāvēja. Edgars dzīvoja ar savu noslēpumu gadiem ilgi.
Viņš nekad nerunāja par to publiski, viņš baidījās, ka tas varētu apdraudēt viņu vai viņa ģimeni. Bet viņš pastāstīja Jundzis. Un Jundzis to dokumentēja ne ar pilniem vārdiem, bet ar pietiekamām detaļām, lai vēsture to atcerētos. Es nekad neesmu uzskatījis sevi par varoni, Edgars saka. Es vienkārši izdarīju to, ko jebkurš cilvēks ar sirdsapziņu būtu izdarījis. Bet es esmu pateicīgs, ka man bija iespēja to izdarīt. Jo dažreiz vienai izvēlē var būt nozīme starp dzīvību un nāvi. Šis stāsts atklāja vēl vienu 4. maija noslēpumu slāni. Tas nebija tikai par draudiem un šantāžu. Tas bija arī par to, cik tuvu mēs bijām traģēdijai. Cik tuvu daži cilvēki bija tam, lai pieņemtu lēmumus, kas būtu mainījuši vēstures gaitu uz visiem laikiem. Un cik daudz bija atkarīgs no cilvēkiem kā Edgars, cilvēkiem, kuri dzirdēja, saprata un rīkojās. Bet šis stāsts arī uzdod jautājumu, cik daudz vēl ir noslēpumu, ko mēs nezinām? Cik daudz sarunu notika, par kurām mums nav dokumentu? Cik daudz plānu tika izstrādāti, bet nekad īstenoti? Cik daudz cilvēku zina patiesību, bet nekad nav runājuši? Ingrīda Jundzis ticēja, ka šie noslēpumi kādreiz tiks atklāti. Patiesība vienmēr atrod ceļu, viņš rakstīja. Varbūt ne uzreiz. Varbūt ne mūsu dzīves laikā. Bet galu galā tā vienmēr iznāk gaismā. Vai viņš bija taisnība? Vai mēs kādreiz uzzināsim pilnu patiesību par 4. maija priekšvakaru? Vai arī daži noslēpumi paliks aprakti uz visiem laikiem? Bet pats lielākais 4. maija noslēpums nav par to, kas notika pirms balsojuma. Tas ir par to, kas notika pēc. Par cilvēkiem, kuri pazuda. Par dokumentiem, kas tika iznīcināti. Par patiesību, kas tika aprakta. Un par vienu cilvēku, kurš zināja visu un kurš nomira, pirms viņš varēja to pastāstīt. Šis cilvēks bija pats Ingrīda Jundzis. Viņš nomira 2007. gadā, 72 gadu vecumā. Oficiālā nāves cēlonis bija sirds lēkme. Bet cilvēki, kuri viņu pazina, saka, ka viņa sirds bija salauzta jau gadiem ilgi, salauzta no smaguma zināšanu, ko viņš nesa, no noslēpumiem, ko viņš glabāja, no patiesības, ko viņš nekad pilnībā neatklāja. Pēc Jundzis nāves viņa ģimene atrada viņa personīgo arhīvu. Tas saturēja tūkstošiem lapušu piezīmes, dokumentus, vēstules, intervijas. Bet tas arī saturēja kaut ko citu, slēgtu aploksni ar uzrakstu, neatvērt līdz 2031. gadam. Kāpēc 2031. gads? Kāpēc Jundzis izvēlējās šo konkrēto datumu? Viņa ģimene nezina. Bet viņa respektē viņa vēlēšanos. Aploksne joprojām ir slēgta, glabājas drošā vietā, gaidot gadu, kad tā var tikt atvērta. Kas ir šajā aploksnē? Neviens nezina. Bet ir teorijas. Daži tic, ka tā satur vārdus to deputātu, kas tika šantažēti, vārdus to VDK aģentu, kas veica šantāžu, vārdus to cilvēku, kas zināja, bet klusēja. Citi tic, ka tā satur dokumentus, kas pierāda, ka galīgais risinājums nebija tikai draudi, bet faktisks plāns. Vēl citi tic, ka tā satur kaut ko personīgāku, Jundzis pašu pārdzīvojumus, viņa bailes, viņa šaubas, viņa cerības. Bet varbūt aploksne satur kaut ko vēl svarīgāku, atbildi uz jautājumu, ko Jundzis uzdeva visu savu dzīvi, vai 4. maija balsojums patiešām bija brīvas tautas izvēle, vai arī tas bija rezultāts manipulācijām, draudiem un bailēm. Šis jautājums ir neērtais. Jo mēs vēlamies ticēt, ka 4. maijs bija tīrs triumfs, brīdis, kad tauta vienprātīgi izvēlējās brīvību. Bet patiesība, kā mēs esam redzējuši, ir daudz sarežģītāka. Bija draudi. Bija šantāža. Bija bailes. Un bija cilvēki, kuri balsoja ne tāpēc, ka viņi nebaidījās, bet tāpēc, ka viņi pārvarēja savas bailes. Vai tas padara viņu izvēli mazāk vērtīgu? Gluži pretēji. Tas padara to vērtīgāku. Jo viegli ir būt drosmīgam, kad nav nekā, ko zaudēt. Bet būt drosmīgam, kad tu zini, ka tu vari zaudēt visu, to ir patiešām grūti. Un tieši to darīja 4. maija varoņi.
Bet Jundzis zināja arī kaut ko citu, kaut ko, ko viņš nekad pilnībā neatklāja. Viņš zināja, ka ne visi bija varoņi, ka bija cilvēki, kuri sadarbojās ar VK, ka bija cilvēki, kuri nodeva savus kolēģus, ka bija cilvēki, kuri izvēlējās drošību pār principiem. Vai šie cilvēki ir jānosoda? Vai viņi ir jāpiedod? Vai viņi vienkārši ir jāsaprot kā cilvēki, kuri izdarīja izvēles, ko viņi uzskatīja par pareizām tajā brīdī? Jundzis cīnījās ar šiem jautājumiem visu savu dzīvi. Un varbūt tieši tāpēc viņš izvēlējās atstāt savu galīgo atbildi slēgtā aploksnē, jo viņš saprata, ka dažiem jautājumiem nav vienkārši atbilžu. Bet viena lieta ir skaidra, Jundzis ticēja, ka patiesība ir svarīgāka par leģendu. Ka mums ir jāzina pilnā patiesība, ar visām tās pretrunām, ar visām tās nepilnībām, ar visu tās cilvēcību. Jo tikai zinot patiesību, mēs varam patiešām novērtēt to, ko mūsu varoņi izdarīja. Un varbūt tieši tas ir Jundzis galīgais dāvana mums, ne atbildes, bet jautājumi. Jautājumi, kas liek mums domāt, pētīt, meklēt. Jautājumi, kas atgādina mums, ka vēsture nav vienkārša, ka tā ir sarežģīta un daudzslāņaina. Jautājumi, kas mudina mūs būt godīgiem ar sevi un ar pagātni. Jo galu galā 4. maija noslēpums nav tikai par pagātni. Tas ir arī par tagadni un nākotni. Tas ir par to, kā mēs izvēlamies atcerēties savu vēsturi. Tas ir par to, kādas mācības mēs izvelkam no pagātnes. Tas ir par to, kādu valsti mēs vēlamies būvēt. Vai mēs vēlamies būvēt valsti, kas balstās uz leģendām, uz vienkāršotiem stāstiem par varoņiem un ļaundariem? Vai arī mēs vēlamies būvēt valsti, kas balstās uz patiesību, uz sarežģītiem, daudzslāņainiem stāstiem par cilvēkiem, kuri bija gan stipri, gan vāji, gan drosmīgi, gan nobijušies? Ingrīda Jundzis izvēlējās patiesību. Un viņš maksāja cenu par šo izvēli. Bet viņš arī atstāja mums mantojumu, kas atgādina mums, ka patiesība vienmēr ir vērta meklēšanas, pat ja tā ir sāpīga, pat ja tā ir neērta, pat ja tā apšauba mūsu iecienītākās leģendas. Tāpēc, kad 2031. gadā tiks atvērta Jundzis aploksne, mēs būsim gatavi. Vai mēs būsim pietiekami drosmīgi, lai saskārtos ar to, ko tā satur? Vai mēs būsim pietiekami nobrieduši, lai pieņemtu patiesību, visu patiesību? Tas ir jautājums, uz kuru mēs visi kopā atbildēsim. Un atbilde, ko mēs izvēlēsimies, noteiks ne tikai to, kā mēs atceramies pagātni, bet arī to, kādu nākotni mēs veidojam. Pēc 4. maija balsojuma dzīve Latvijā mainījās uz visiem laikiem. Deputāti, kuri balsoja par neatkarību, kļuva par jaunās valsts pamatakmeni. Daži no viņiem kļuva par ministriem, citi par vēstniekiem, vēl citi vienkārši atgriezās savās mājās, zinot, ka viņi bija izdarījuši savu daļu. Bet gandrīz visi viņi nesa rētas no bailēm, ko viņi piedzīvoja, no draudiem, ko viņi saņēma, no izvēlēm, ko viņi bija spiesti izdarīt. VK operatīvās grupas locekļi izklīda. Daži devās uz Krieviju, meklējot jaunu dzīvi valstī, kas pati bija haosā. Citi palika Latvijā, mainot identitātes, mēģinot aizmirst savu pagātni. Vēl citi vienkārši pazuda, viņu pēdas zaudējās vēstures miglā, un neviens nekad neuzzināja, kas ar viņiem notika. Cilvēki kā Valdis, Juris, Edgars un Roberts dzīvoja klusas dzīves. Viņi nekad nelūdza atzinību, nekad nestāstīja savus stāstus publiski. Viņi vienkārši dzīvoja, zinot, ka viņi bija izdarījuši pareizo lietu. Un dažiem no viņiem tas bija pietiekami. Bet bija arī tie, kuri nespēja dzīvot ar to, ko viņi bija piedzīvojuši. Daži deputāti attīstīja ilgstošas psiholoģiskas problēmas. Citi zaudēja ticību politikai un cilvēkiem. Vēl citi vienkārši aizvēra šo nodaļu savā dzīvē un nekad par to vairs nerunāja. Valsts, par kuru viņi cīnījās, izauga un mainījās. Tā saskārās ar jaunām problēmām, jauniem izaicinājumiem, jaunām izvēlēm. Bet tā arī saglabāja kaut ko no tā gara, kas dzima 4. maijā, gara, kas saka, ka brīvība ir vairāk vērta nekā drošība, ka patiesība ir vairāk vērta nekā miers, ka drosme ir vairāk vērta nekā komforts.
Vai 4. maija balsojums bija vērts visu, ko tas prasīja? Lielākā daļa cilvēku teiktu, jā, bez šaubām. Bet ir arī tie, kuri jautā, vai mēs nevarējām atrast citādu ceļu? Ceļu, kas prasītu mazāk upuru, mazāk sāpju, mazāk rētu? Varbūt. Varbūt nē. Vēsture nedod mums iespēju pārbaudīt alternatīvas. Tā dod mums tikai to, kas notika. Un tas, kas notika 4. maijā, bija kaut kas ārkārtējs, brīdis, kad tauta, neskatoties uz bailēm, neskatoties uz draudiem, neskatoties uz visu, izvēlējās būt brīva. Bet aiz šī triumfa slēpjas arī cits stāsts, stāsts par cilvēkiem, kuri maksāja cenu. Par cilvēkiem, kuri zaudēja savu mieru, savu drošību, dažreiz pat savu veselību. Par cilvēkiem, kuri dzīvoja ar noslēpumiem, ar bailēm, ar atmiņām, kas viņus vajāja līdz pašām beigām. Šie cilvēki ir patiešām 4. maija varoņi. Ne tāpēc, ka viņi nebaidījās, bet tāpēc, ka viņi baidījās un tāpat rīkojās. Ne tāpēc, ka viņiem nebija izvēles, bet tāpēc, ka viņiem bija izvēle un viņi izvēlējās pareizi. Ne tāpēc, ka viņi bija perfekti, bet tāpēc, ka viņi bija cilvēki, nepilnīgi, šauboties, baidīgi cilvēki, kuri tomēr izdarīja kaut ko ārkārtēju. Un varbūt tieši tas ir svarīgākā mācība, ko 4. maijs var mums mācīt. Ka varonība nav par to, kas tu esi, tā ir par to, ko tu izvēlies darīt. Ka drosme nav bailu nēsamība, tā ir spēja rīkoties, neskatoties uz bailēm. Ka brīvība nav dāvana, tā ir izvēle, ko katrai paudzei ir jāizdara no jauna. Bet ir vēl viena mācība, ko Ingrīda Jundzis mēģināja mums nodot. Ka patiesība ir svarīgāka par leģendu. Ka mums ir jāzina pilnā patiesība, ar visām tās pretrunām, ar visām tās nepilnībām, ar visu tās cilvēcību. Jo tikai zinot patiesību, mēs varam patiešām novērtēt to, ko mūsu varoņi izdarīja. Un tikai zinot patiesību, mēs varam izvairīties no tām pašām kļūdām nākotnē. Tāpēc, kad jūs domājat par 4. maija balsojumu, atcerieties ne tikai triumfu. Atcerieties arī cenu. Atcerieties cilvēkus, kuri maksāja šo cenu. Atcerieties viņu bailes, viņu šaubas, viņu upuris. Un atcerieties, ka viņi bija cilvēki, tāpat kā jūs, tāpat kā es. Jo galu galā tieši tas padara viņu stāstu tik spēcīgu un tik svarīgu. Ne tas, ka viņi bija dievišķi, bet tas, ka viņi bija cilvēciski. Ne tas, ka viņi bija perfekti, bet tas, ka viņi nebija. Ne tas, ka viņiem nebija izvēles, bet tas, ka viņiem bija izvēle un viņi izvēlējās pareizi. Un šī izvēle, šī vienkāršā cilvēciskā, drosmīgā izvēle, mainīja vēstures gaitu. Tā deva mums valsti, kurā mēs dzīvojam šodien. Tā deva mums brīvību, ko mēs baudām šodien. Tā deva mums nākotni, ko mēs veidojam šodien. Vai mēs esam cienīgi šim dāvanai? Vai mēs godinām viņu upuri ar to, kā mēs dzīvojam savas dzīves? Vai mēs turpinām viņu darbu, vai arī mēs vienkārši baudām augļus, ko viņi stādīja? Tās ir grūtas jautājumi. Bet tās ir jautājumi, ko katram no mums ir jāuzdod sev. Jo 4. maija mantojums nav tikai par pagātni, tas ir arī par tagadni un nākotni. Tas ir par to, kādu valsti mēs vēlamies būt. Tas ir par to, kādas vērtības mēs vēlamies aizstāvēt. Tas ir par to, kādu mantojumu mēs vēlamies atstāt saviem bērniem. Cienījamie skatītāji, ja jūs sekojāt šim traģiskajam stāstam līdz pašām beigām, uzrakstiet komentāros, no kuras pilsētas jūs esat. Mums ir svarīgi zināt, kur 4. maija varoņi joprojām tiek atcerēti. Un abonējiet kanālu, lai nepalaistu garām patiesību par vēstures varoņiem, kuru stāstu vēl gaida, lai tiktu izstāstīti.